Ir pienācis 24. gada decembris. Un mēs satikāmies 4 seksualitātes koči šeit Valmierā pirms 9 mēnešiem. Man tas šķita ļoti zīmīgi. Tūlīt piedzīvo. Tūlīt kaut kas dzīves. Zīmes beidzot. Varbūt. Skatīsimies. Bet cik forši, ka mēs atkal esam satikušās, lai atkal parunātos un kā atskaites. Kā tāda viena atskaite tam, kas ar mums ir noticis 9 mēnešu laikā, kas ir noticis seksualitātes coachingā 9 mēnešu laikā. Un vismaz daļu no šīs sarunas mēs ierakstām, lai citi cilvēki arī varētu dzirdēt, bet nevar zināt, cik ilgi būs šī saruna šodien tā kopumā. Prieks jūs atkal šeit redzēt Valmierā. Tā kā iepazīstiniet katra ar sevi. Labi, es sākšu, tāpēc, ka es jau te runāju. Es esmu Ilze Zvejniece Laumane, seksualitātes un attiecību coach. Jā. Un tad pēc kārtas. Pēc kārtas. Mana kārta, laikam. Es esmu Natāļa Sorokina, es esmu seksa un kinga coach, pasākumu organizētāja un laikam seksa izglītotāja arī kā tāds atsevišķs pišķiņ, lauciņš. Lieliski. Justīnē. Tātad, Justīna skan. Justīna skan. Jā, es esmu Justīna, un es sevi seksualitātes laukā dēvēju par Justīna the Wolf. Un es esmu somātiskās pieejas intimitātes coach un māksliniece. Performances mākslinieca, dzīvā māksla, kuru tad es jaucu kopā ar seksualitāti, jutekliskumu, klāt esamību, un tā kaut kā īsumā. Cik man uzreiz rodas iedvesma vairāk, tā kā, kā es vēl sevi varētu nosaukt. Forši klausīties jūsos. Kā tu vari? Nu tad uz Ievu. Labdien! Mans vārds ir Ieva, jau Meņģele. Pirms 9 mēnešiem jums arī jau bija Meņģele. Jā, es biju Meņģele, protams. Jā, bet tu teici, ka tu esi Sīmane. Jā. Bet es teicu, ka es esmu Sīmane. Jā, tā kā es vēl nebiju nomirusi. Sīmane nebija nomirusi. Bija bišķiņ vēlāk, jā. Brīnišķīgi. Šo ir tagad apzināties. Tātad Ieva Meņģele, Sīmane ir nomirusi, ir Ieva Meņģele. Ieva Meņģele ir seksualitātes un attiecību coach. Psihoterapijas speciālists apmācībā. Vispār man patīk sev dēvēt par baudas detektīvu. Tas tā, man liekas, ļoti esencīti iedod. Un kas tad vēl? Grāmatu autori. Ir vēl kaut kas, bet... Tev rokās kaut kas stāv. Nē, ka tas jau arī tāds tomēr īpašs. Jā, vārds radītāja. Radītāja, jā. Tā. Būs labi. Prieks jūs redzēt. Jā. Jā. Mēs kopš šiem 9 mēnešiem, šī ir 5. reize, kad mēs satiekamies 4. Mums kaut kā aizgāja uzņemt vienai otru. Tā diezgan regulāri, vienreiz mēnesī. Man liekas, ka mums vairāk un mazāk sanāca. Un mums sanāca piedzīvot mūsu katras garšu kaut kādā veidā. Un tādu ļoti unikalitāti. Jā, un mēs tagad noslēdzam to ciklu atkal pie tevis, kas arī skaisti. Jā, brīnišķīgi. Tad ar ko lai sāk? Vai jums ir kaut kas, ko jūs gribat pajautāt jau sākumā pārējām? Kaut kas, ar ko iesākt? Man laikam jautājums tāds, es bišķi nokavēju un varbūt kaut ko palaidu garām jau izrunātu, bet mans pirmais jautājums varbūt, ar kādam sajūtam tieši ķermeni mēs ejam jaunajā gadā? Oi, Johēdī, kā šitas ievilksies. Lai ievilkas. Justīna? Tātad ar kādām sajūtām ieejam jaunajā gadā? Šobrīd, man liekas, ir tātad tie 9 mēneši pagājuši, un kā jau mēs te mazliet iesākām, tās manas sajūtas, kā mēs teicām, radikāls godīgums, ka mēs šajā sarunā centīsimies būt radikāli godīgas, un kā Ieva teica, bez kaut kādu
mākslīgo Fake stāstu, stāstu. jā, bez kaut kā tam līdzīga. Līdz ar to šobrīd es esmu tādā samierināšanās, ja pieņemšanas sajūtā fāzē, pieņemt, ka ilgstoši iet cauri fiziskās veselības dažādiem izaicinājumiem, kas, protams, nāk arī līdz ar to ar mentālo, emocionālo veselību. Un līdz ar to man drīzāk ir tā dziļa pieņemšana un dziļa ieiešana tajās sajūtās, un tad kā es varu tam virzīties cauri, kā es to varu pieņemt, brīžiem, kā es atkal nevaru pieņemt. Bet jā, kā atrast, bet tik un tā tas mans jautājums, jā, kā es varu turpināt. Pat, ja būs šāds stāvoklis visu laiku, kā es varu turpināt, kā es varu iet uz priekšu. Un tam nav jāies priekš manis, laikam, tas atklājums ir, ka tam nav jāiestās kaut kādā konkrētā veidā, bet katru mēnesi šobrīd tas izstāsta pilnīgi citādāk, un tad pētīt un godīgi iet cauri tiem izaicinājumiem. Tāds patiesībā kopš tā paša septembra tie priekš manis, tas nav pret septembris, augusta vidus, kad pēkšņi tev nāk lieli satricinājumi, un kā tas maina tevi? Kā tas maina tevi? Es tagad jūtos kā tajā, zini, tie hot seat, karstais krēsls. Kā tas tevi maina? Nu, tu vari arī atbildēt, ka negribu par to runāt. Nē, protams, tieši tā man nav. Bet man šķiet, ka ir vērts padalīties, tāpēc, ka dažkārt gan tas, ko būvē sociālie tīkli, un tīpaši mēs esam kaut kādi eksperti, tas kaut kāds, priekš manis arī tas fake guru, jeb mēs visi galu galā esam cilvēki, un dažiem tā var būt liela vilšanās, ka, bāc, viņa iet kaut kam tādu cauri, tad jau viņi nezina visas īstās tā kā pareizās atbildes, kad tā kā tam cilvēkam nevar uzticēties, bet man šķiet, jā, tā ir tā man atkal tāda iemiesotā sajūta, un vārds, pie kuras atgriežos, ir cilvēciskums. Un tas, ar ko mana pēdējā sesija, kur Ilzei bija tas gods, man bija tas gods pieredzēt viņas vadīšanu cauri maniem procesiem, kur ar to garīgo vai to mentālo mēs nevaram aizmālēt ciet cilvēcisko, cilvēciskās sajūtas, pieredzes, un man ir tā sajūta aizvien vairāk un vairāk, man sajūta, ka mēs no tā bēgam, mēs mēģinam to aizmālēt, un arī es tanī pat laikā, un tā sajūta kā ieiet, nē, ir ok būt cilvēkam, ir ok sajust visu to lielo un neglīto spektru, un tas cilvēciskums laikam ir tas tā humble sajūta, kā tas būtu pazemība. Latviski. Jā, tāda pazemība, dažkārt jau liekas, es taču zinu, bet tas viss ir tāds mentālais lauks, un ietam cauri kaut kas pilnīgi cits un dažāds. Līdz ar to, kā saka, mani izaicināja, ja es pati sevi droši vien izaicināju iet cauri gravām, bet tādām, pamatīgām gravām, pieredzot, ko nozīmē, tā kā kopš manām apmācībām man nekad nebija bijis tāda super traumatiska pieredze, bet augustā tas notika, un tad ieraudzīt, kā tam iet cauri, un cik tas ir baismīgi par spīti tam, ka man ir zināšanas, bet vai tas galu galā dod man kaut kādu priekšrocību, es nezinu. Dažkārt jā, dažkārt nē, bet tas, ka tu saproti, Dievs, man tagad ir stresa reakcija, vai tā kā traumatiskā reakcija, tā kā, Dievs, man liekas, drīzāk tas dažu brīdi pat nepalīdz. Ja tu skaties tā kā no malas un jau analizē blakus tam, ka tu piedzīvo to, vienlaikus, jā. Ka man tas, ka tik tagad nav posttraumatiskā stresa sindroms, ārprāts, kā man tagad šitam, bet jā, līdz ar to tās būvēt atbalsta sistēmas un atkal pārliecināties, kas man ir bijis svarīgi atkal ieraudzīt, kas ir tās atbalsta sistēmas, kas ir tie cilvēki, kas man ir līdzās, atkal un atkal to pārskatīt un izvēlēties sevi pat tad, kad tas šķiet nenormāli grūti. Jā, tā, man tā dziļa atkal izvēlēšanās sevi un zināt, ka tas galu galā aizvadīs. Tur, kur man ir jābūt, kur? Nezinu. Tas tā, īsumā. Jā. Man īstenībā cilvēciskums, tu ierunājies par cilvēciskumu, man šogad cilvēciskums ļoti asociējas, varbūt vienmēr, bet šogad tīpaši ar vājumu, tā kā ar atļauju būt vājam un atzīt, ka tas ir ok. Vai vismaz ievainojamam.
ievainojamam, jā, sava ziņa vājums un ievainojamība, tas ir atklātība par to, ka es varu būt vājš un varu būt bezspēcīgs un varu nemočīt katru mēnesi un varu nesasniegt kaut ko ļoti gribēju. Un varu nebūt vienmēr priecīgs. Varu nebūt vienmēr priecīgs, varu slimot un izvēlēties izslimot, nevis tur sarīties, zalīties un skriet tālāk. Jā, tas bija mans arī, tā kā tas nemočīt. Tas ir tas, kur es absolūti stājos un kas ir tik ļoti ierasts un liekas, nē, man taču ir jāizdara vairāk. Es absolūti ņēmu daudz pauzes, līdz tas sāk jau tāds, cik vēl, bet tiešām atļauties ņemt pauzes, lai vai cik tas neērti būtu, bet uzticēties tam, kas nāk. Jā. Tā tad Ilze, kā tu ar kādām sajūtām? Padodam tālāk. Es padodu tālāk to karsto sēdekli. Kādām sajūtām jaunajā gadā? Es eju ar tādu dziļu paļaušanos un ticību, ka tur, kur es eju, es nezinu, kā tas izskatīsies, es nezinu, kas tas ir, bet ka ir sajūta, ka mans ķermenis, mana iekša zina, kur doties, un es ar tādu pazemību pieņemot to, kas ir apkārt realitātei, kas galīgi nav tāda, kā daļai manis gribētos, ne personiski, ne profesionāli, bet es esmu izvēlējusies un atkal pieņēmusi šo lēmumu, ņemt to, kas ir, un strādāt ar to, kas ir. Kaut vai tas ir viens cilvēks, kaut vai tie ir 3 cilvēki, bet turpināt izvēlēties patiesumu pret sevi. Nevis mēģināt kaut kur liekas, ka izskatās, ka citi dodas. Man liekas, ka man tas nekad nav padevies. Mēģināt iet tur, kur izskatās, ka citi dodas. Jā, tad šis gads, šis pusgads vēlreiz un vēlreiz ir licis vēlreiz pārskatīt to, ko es gribētu, atļauties gribēt un atļauties to nedabūt. Uzreiz, bet skatīties, kā ilgas mani maina, kā kaut kā gribēšana mani maina un liek man mainīties. Tā kā es eju ar tādu stabilu zināšanu un tajā pašā laikā galīgi nezinot ikdienas lietas, galīgi vispār nesot pārliecināta par kaut kādām praktiskajām lietām. Nē, bet skatoties to, kas man ir, līdzīgi kā Justīna teica, kas ir atbalsts un paļauties uz to. Tā kā stabili, lēnām uz priekšu, neforsējot. Skaisti. Un tagad Ieva. Līdz šim klausoties jūsu stāstos, šķiet, ka mēs dzīvojam vienā kaut kādā mājā vai vienā kastē vai kaut kādā vienā veidojumā. Ļoti rezonē tas, ko jūs sakāt, un es arī šobrīd dzīvoju tādā brīvajā kritienā. Ir skaidrs, ka pirms 9 mēnešiem tā tad ir vai bišķiņ vairāk, vai bišķiņ mazāk. Es precīzi neatceros, kurā mēnesī tas bija nomira Sīmana, ja, tā tad, jo es sapratu, ka viņa vairs tā kā nekalpo tam. Man liekas, ka tas bija jūlijā, jo mēs ar ģirtu bijām izbraucienā Polijā. Un tad es redzēju tavu to ierakstu. Ka te jau cik forši, ka kādam ir laba atmiņa. Jā, es tās piemirsus. Iespējams, ka tas bija jūlijā, jā. Varbūt tu nomiri jau pirms tam, bet es nezinu, ka tu to postu uz izlaki, kad bija bēri. Bēris bija tur drīz pēc tam. Jā? Man šķiet, ka tas bija pēc gaujas, jā, pēc mūsu gaujas piedzīvoja. Tad ir vēl mazāk laika pagājis. Man šķiet, ka vesela mūžība pagājis. Pat cik man ir tā sauniskās enerģijas, ugunīgās enerģijas, ļoti daudz man iekšā, man liekas, ka tas bija ārkārtīgi sen un jau sen vajadzēja notika kaut kādām mega pārmaiņām. Tāda tā man iekšējā sajūta bija.
Bet mans ķermenis arī man ir bišķiņ nolicis tādā arī paļāvības un pazemības režīmā. Es esmu tā mīksti nolaidusies uz ceļiem un vienkārši gaidu, kas notiks. Nu, tā kā cenšos arī neforsēt. Es zinu, ka viss būs labi. Es palikšu visticamāk šajā pašā profesijā, lai gan man arī par to bija šaubas kaut kādu brīdi. Liekas, ka varbūt es visos pateikusi, varbūt tie cilvēki, kuriem es varēju palīdzēt, tie ir vienkārši aizgājuši tālāk dzīvē, viss ir ok. Varbūt, ka man vairs nekā jauna nav ko uzzināt, vienkārši murgi kaut kādi, ja. Bet te man ir tāds īsais stāsts, varbūt jāpastāsta, kāpēc es sapratu, ka es to turpināšu darīt, jo es pie zīmola stāstnieces Kristīnas Jansons šobrīd esmu tādā savā autentiskā stāsta, savu patiesā stāsta stāstīšanas tādā, tā kā projektā, maratonā. Es precīzi neatceros, kā viņi to ir nosaukusi, gan jau citādāk. Un tur bija tieši pirmā lekcija par autentiskumu. Par autentiskumu tagad tais mūsu laikos, jo tas, no kā es personīgi esmu ļoti nogurus, un droši vien, ka jums arī rezonēs, no tāda mūžīgi priecīgā Instagrama, no mazajiem šiem te video un ierakstiem, kur tu raksti par 5 lietām, kas tev seksa dzīvi padarīs laimīgu, un šādiem visiem, tiešām, jā, ierakstiem, kas vienkārši izraisa, labākajā gadījumā tas izraisa vienaldzību, respektīvi tu vienkārši šķir tālāk un neatceries, kas ir noticis, sliktākajā gadījumā tev nāk vēmiens. Un es domāju, kur es tajā visā esmu. Un tad nāk šis Kristīnas maratons, un viņa stāsta par 3 autentiskuma argumentiem. Un par to tagad nē, bet tajā brīdī, kad viņa tātad stāsta par šiem 3 argumentiem, es sēžu mājās pie sava rakstām galda, un gar manu logu tātad iet 3 stirnas. Es domāju, cik interesanti, vai ne? Tā kā, var jau teikt, ka tā ir vienkārši nejaušība, bet tomēr tas man pievērš uzmanību, un es tā aizdomājos. Un Kristīna man saka, Ieva, paskaties, ko nozīmē stirnu simbolisms. Un es jau esmu padomājis, ka iespējams man ir jāmaina kaut kāda profesija savā dzīvē nodarbošanās. Un tagad es skatos stirnu simbolismu, un tur viens no pirmajiem skaidrojumiem ir, ka stirnas vispār ir kristīgajā kultūrā un vēl kaut kādā tur kultūrā, respektīvi kaut kādās kultūrās, tas ir erotiskās mīlestības simbols. Un es tā, Tomēr esmu pareiza vieta. Paldies, stirnas. Paldies jums, stirnas, jā, es tiešām ceru, ka mums vēl vairāk izdosies sarunāties un vienots. Bet ļoti simboliski tas man nostrādāja un sapratu, ka tā vieta, kuras esmu ir īstā, nodarbošanās ir tā ir mana sirdslieta, tā ir mana lielākā kaislība, neskatoties uz to, kā man iet šobrīd dzīvē. Es palieku tur, kur es esmu, vienkārši tā kaut kas mainīsies, gluži kā jūs sakat, ka ir kaut kāds pārmaiņas. Es jūtu, ka ir pārmaiņas, būs, notiek, viņas ir kaut kur sākušās, es viņas vēl neapzinos, kaut kas būs citādāk, bet kā tieši es arī vēl šobrīd nezinu, bet es jaunajā gadā tātad arī ieju ar šo stirnas delikātumu, elegantumu un tādu pārliecību, ka es turpinu darboties šajā tēmā, bet tas būs kaut kā citādāk un pārsteidzoši man pašai. Tā kā vēl nezinu, kā īsti, jā. Skaidrs. Kā tev? Kā man, šobrīd es eju ar, laikam, nenormālu nogurumu, jo es atkal to izdarīju ar sevi. Ko tu izdarīji ar sevi? Strādāju daudz. Šis gads vispār bija tāds ļoti izaicinošs. Atgadījies viss, kas varēja atgadīties, man liekas, manā dzīvē. Kārtē kaut kādā transformācijas, bet krīzes, tā kā veidolā. Un nākamajā gadā es eju tomēr ar lepnumu. Es tiešām ļoti, ļoti taustami šogad sajūtu savu spēku, uz ko es esmu spējīga, arī ja es esmu viena, arī ja man nav komandas, vai man nav kopienas, vai man nav vietas, vai kaut kādas, nezinu,
stabilas piederības kaut kam lielākam nekā es. Es vienalga visu kaut ko māku un varu un zinu un spēju cilvēkiem gan palīdzēt, gan iedvesmot, gan kaut ko organizēt. Un, jā, tā kā ar to lepnumu eju, nogurumu, bet arī tādu pieņemšanu, man arī rezonē, tā kā ar to pieņemšanu, ka izvēlēties sevi, nesteigties, autentiskums, jā, un mana gadījumā arī noteikta ziņā maza kompromisu. Tā kā es ļoti gribētu noturēties pie tās pieejas, ko es tagad cenšos sev iemācīt, jo es ļoti daudz pielagojos cilvēkiem. Tā kā es esmu super jūtīgs cilvēks, empatisks cilvēks, un man tiešām ir ļoti, ļoti ērti attiecības un arī pielagoties cilvēkiem. Un visiem. Bet tas ļoti ātri. Vai tas ir tavs kings? Nē. Nē, tas noteikti nav mans kings. Tas ir vienkārši pēc dabas, kā man būtu ideāli ļoti ērti, bet tas ir ērti tikai, ka tie cilvēki ir tādi paši, tā kā rūpējas par tevi, paši ievēro un pamana tavas robežas un tur pajautā, vai tas ir ok un tas ir ok. Un tad, ja jūs abi 3, 4, 5 esat šādi, tad veidojas tāds, tā kā ļoti organisks, mīlīgs tāds burbulīts. Bet cilvēki nav tādi, mēs esam ļoti dažādi visi. Un tad, ja es ļaujos tam kaut kādam iekšējam pielagošanas vēlmēm, tad es ļoti ātri zaudēju gan to resursu, gan to balansu. Un visticamāk, tas arī nāk no kaut kādam piesaistes traumam un neizdzīvotām kaut kādam vēlmēm no iepriekšējām attiecībām, no bērnības un tā tālāk. Bet ko es esmu pieņēmusi, ka mazāk kompromisu, ir ok tiešām pateikt nē, un dažreiz tādu nē, ka tas ir nevis tikai tāpēc, ka es tagad negribu, bet tas neatbilst manam vērtībām, tas neatbilst manam redzējumam, un jā, varbūt man nav arī zināšanu spēku un kaut kādu vārdu pat aprakstīt tev to redzējumu un to vīziju, bet es tam ticu. Un tikai tāpēc, ka es tam redzējumam ticu, un tu man saki, ka es daru kaut ko nepareizi, vai tā nedrīkst, vai tā nav, nezinu, mūsdienu pasaule tur jēdzīgi. Nē. Man jāpamēģina savs. Tāpēc, ka es šogad tiešām ļoti, ļoti sāku mēģināt pa savam. Daļēji pateicoties Justīnei un pilnmēnes rituāliem, kur viss kaut kā... Jā, kur daudz bija par spēku un par sava spēka pieņemšanu un realizēšanu. Un sanāk. Tagad nesanāk uzreiz ideāli, nesanāk viegli, pavisam nē. Bet tā iekšējā sajūta, ka es varu, un ja es ticu kaut kam, es varu uz turieni virzieties, tā ir ļoti forša, tā ir ļoti silta sajūta. Tāds nogurums un lepnums, neskatoties uz to, ka es esmu resna. Kontekstam, klausītājiem. Mēs katrai bija jāatdalās, kas ir noticis, un Nataļa ienāca un pateica, tā kā jau viņai jautāja, kas tad ar viņu noticis, viņa pateica, es esmu resna. Un attiecībās. Un attiecībās. Jā. Par to resnumu ir tā, ka es tiešām pieņēmos svārā, man bija tas izdegums maijā un depresija, un tad sāku lietot antidepresantus un vairākas reizes atstāju arī to lēmumu sarunas ar cilvēkiem, ka tas tiešām ir bijis vajadzīgs, tāpēc, ka mūsdienas katrs otrs daži cenšas tevi pasargāt, daži vienkārši dzīvo cita burbuli, un viņam tiešām liekas, ka katrs otrs ārsts vienkārši visiem izraksta tas antidepresantus kā vitamīnu C. Bet arī tā bija svarīgs process, tā kā man pašai uzdrošināties un pateikt cilvēkiem, dažreiz tuviem cilvēkiem, dažreiz svešiem cilvēkiem, ka
man vajadzēja to palīdzību. Nu, tā kā es 5 mēnešus, man katra otrā doma bija par pašnavību, un es nevarēju no turienes izkāpt pati ārā. Un antidepresanti palīdzēja, un tas bija šausmīgi īstenība tas moments, kad pagāja kaut kāds mēnesis, un es pamanīju to iedarbību, un kad tu pamani, kāds tu esi patiesība, kad viss smadzenes strādā labi, un ko tu domāji mēnesi vēl atpakaļ, tā atšķirība ir traģiska dažreiz. Nu, tā kā man tas bija ļoti pārsteidzoši. Tāpēc, ka es sapratu, cik ļoti es ticēju tam depresīvam domam, toreiz, kad man nebija tā, kruķīša, uz ko paļauties un sākt mainīt to visu bioķīmiju. Un tas tiešām ir sarežģīti, un es zinu, ka cilvēki ir dažādi, es zinu, ka cilvēki nemēģina citas lietas, lai sev palīdzētu depresijas laikā un izdeguma laikā, bet es neesmu tās cilvēks, es mēģināju visu kaut ko citu, un es esmu pēc dzīves, pēc būtības diezgan optimistisks cilvēks, tāpēc man būt tajā stāvokli, tas, prasīja medikamentus, un tāpēc, visas tās transformācijas, gada sākumā es domāju, ka, ja es pazaudēšu telpas, ja es pazaudēšu komandu, tad es būšu nekas. Ka es esmu tukša vieta, ko es tālāk darīšu, kur es organizēšu pasākumus, kur es vadīšu sesijas, kur es tur konsultācijas vadīšu, kā es pelnīšu naudu. Un tagad decembrī sanāk, ka bez telpas ir okei. Sarežģītāk, bet ir okei, un ir atradusies cita telpa, kas pavēr atkal citas iespējas, un komanda, ir neizjaukusi vairāk, tā kā ņem atpūtu visi, jo visi ir izdeguši sava ziņā, bet vienalga mēs varam atrast sevi kaut kādiem kopējiem projektiem, un tas viss ir iespējams. Un tāpēc, tā transformācija un tā ticēšana saviem spēkiem, viņa nāk pavisam neviegli, bet tas, ko Justīna teica, turpināt izvēlēties sevi, lai kas tas tev nenozīmētu, ir ļoti svarīgi. Gan attiecības, gan darbā, gan tur veselībā, gan ar bērnu, gan ar vīru, gan ar vecākiem, tā kā visur. Un ar to arī dalamies, to arī mācām, man liekas, citiem. Kā pašas piedzīvojam. Bet nākamajā gadā es eju ar nogurumu, bet lepnumu un ar tādu pieņemšanu, kā, kas būs, tas būs, un tiksim galā. Es svinu taļi tavu uzdrošināšanos un patiešām tādu radikālu godīgumu dalīties šeit. To, ko tu esi piedzīvojusi. Paldies tev par to. Jā, es arī gribu pateikt paldies. It īpaši par tavu stāstu par antidepresantiem. Jo, es esmu tagad tur. Es esmu pirms tā, es esmu uz tā tiltiņa, kur vienā pusē ir tikt galā bez viņiem, un otrs ir, jo es arī esmu izmēģinājis tur visu, ko vispār esmu savā ceļā atradusi, lai ar to tiktu galā, bet šobrīd vienkārši atkal birst asaras par to, ka, netiek galā. Un ticamāk, tā būs un man patīk tas, ko tu stāstīji, kad par to galvu, kā viņi sāk citādāk strādāt, tad, kad tev ir tas veselums, viss veselums. Tas iedrošina patiesībā. Un tas nekādā gadījumā nav tas, ka es tagad saku, ka visiem jādzer. Ka ejiet un visi pamēģiniet, jūsu dzīve būs krašņāka. Visiem jādzer šampis. Ne šampis, ne joint, ne antidepresanti paši par sevi neko neizdarīs. Tā nav kaut kāda ultimate magical solution. Tas nav fiks. Bet arī ne uzturbagātinātāju. Jā, arī ne. Un peļņa palielinātāju ziedi arī ne. Bet man liekas, ka cilvēkiem ar veselu sapratu un kad mums ir kaut kāds savs filtrs bišķiņ. Un arī
kā veids, kā pamēģināt, bet ar tādu sapratu, ka es negribu palikt uz tiem, teiksim, medikamentiem, kaut kādiem palīdzības līdzekļiem visu mūžu. Man liekas, tik liels spiediens mūsdienas atkal visu kaut kādu tendenču un dažādu informācijas burbuļu dēļ ir tāds, ka cilvēkiem tiešām dažreiz vajag tos antidepresantus, un mums vienalga ir spiediens, ka, tas ir vājums iet un prasīt tur medikamentus. Vājums arī bīstamība, jo, teiksim, bieži vien to uzskata par bīstamību, ka tu vairs nebūsi ka tu sāksi lietot antidepresantus. Dīvaini, ka mēs tajā tēmā iegājām, bet man tas vienkārši šobrīd nenormāli interesē. Un es arī antidepresantus esmu lietojusi, starp citu, bet acīm redzot vienkārši nebija tik labas tās sadarbības ar ārstu varbūt, kur es būtu sapratusi, ka šajā brīdī pārtraukt nav varbūt tas prāta darbs, varbūt vienkārši būtu jāpielāgo kaut kā citādāk tā terapija, jo es arī esmu bijusi tā, kas kladzina, ka antidepresantiem tieciet galā ar dabiskiem līdzekļiem, tur sēņu mikrodevas, asinzāļu tabletītes, maksimums no offense, ja, ko tu drīksti atļauties lietoties galā pati, tu to vari pastaigs un kas vēl, bet kur es esmu tagad atkal tur, kurš bija pirms 4 gadiem patiesībā. Bet dažreiz var tikt un dažreiz nevar. Un man liekas, ka tas ir arī normāli. Un man arī svarīgi, tas bija arī, man nepatīk zāles dzert, tā kā pavisam. Man nepatīk un es parasti cenšos samazināt pēc iespējas mazāk un tur nelietot neko regulāri. Bet šajā gadījumā man ļoti paveicies pirmkārt ar ārstu, kas, uzklausīja, un galvenais, es visu laiku tā daru. Es eju pie ārstiem, es stāstu visu savu stāstu, un es ceru, ka, viņi man tur pateiks, ka nekas nav. Interesants streit. Kas ir tas nekas nav? Ka viss kārtībā. Es te pavasaru... Pa daudz domāju, ja? Jā, es pavasaru nosteigāju ar salauztu pēdu, un atnācu, kad jau ir sadzījis, un viņš tā, tas bija stresa lūzums, jūs gājat kaut kādus pargājus, tā nē. Un tā kā es aizgāju, pārliecināties, ka tas bija tas, ko es domāju, kad jau ir sadzījis. Okay. Tas arī nav veselīgi, bet tā vienkārši gadījies, un tas vienkārši pēda sāpē, tas nebija, es nevaru staigāt ar salauztu kāju, ne jau tā. Bet, piemēram, es aizgāju pie psihoterapeitas, un es viņai pastāstīšu, viņa man teiks, ka, ir izdegums, tur vajag gulēt, sākt normāli un mazāk strādāt, labi. Un es aizgāju, un viņa saka, ka, izdegums, vai izdegums kā triggeris depresija, vai depresija bija iepriekš, un viņa tā kā pasliktināja to izdegumu, bet, jebkura gadījuma tā kā diezgan nopietni vajag palīdzēt. Vajag palīdzēt smadzenēm, vajag kaut ko padzert gadu. Un pirmais, ko es viņai pajautāju, man lūdzu kaut ko, kas neietekmē libido, tāpēc, ka libido ir pēdējais, kas man ir palīdzījis. Jā, tieši man patīk, kas man strādā joprojām. Tur gan sajūtu ziņa, gan vēlēšanu ziņa, joprojām kaut kas ir, lūdzu, ne šo. Un tad viņa izrakstīja tādus, es nezinu, vai mēs drīkstam tur kaut ko reklamēt, bet es arī nesaku, ka tur tās konkrētas zāles derēs visiem, bet nav ietekmējusi tieši šīs zāles libido nekādā veidā, un es esmu par to ļoti, ļoti priecīga. Tāpēc, ka es esmu dzirdējusi, ka cilvēki sāk dert antidepresantus, un viņam, pieņemam, libido samazinās, un man tas būtu, šausmīgi bēdīgi, tāpēc, ka pat ja atgrieztos, teiksim, tā viegla dzīves uztveršana un dzīves priecīgums, bet dzīves priecīgums bez libido man tā nav nekāds dzīves priecīgums. Kaut kā nepilnīgi, kaut kā pietrūks. Es esmu bijusi abās pusēs. Tā kā abu veidu tos antidepresantus lietojas, tāpēc ir šis tā. Bet, jā, Justīna arī gribēja kaut ko kādā brīdī ieteikt. Es domāju, lai tās sajūtas daudz visu kaut kas, bet man gribas, mēs vienkārši esam jums pateicīgi, ka mēs no vienas puses diezgan ātri ieejam tādās dziļās tēmās, kas parāda, ka mēs uzticamies. Man liekas, tā drošības sajūta, kas šeit ir, tā drošā telpa, drošā sajūta, un es tā domāju, bāc citiem uz tā citu cilvēku sajūtu,
tagad 4 seksualitātes koči, atkal tie stereotipi. Tātad baudpilnās sarunas, kā to dzīves prieku, un mēs vienkārši tā kā hardcore, no vienas puses tēmas, depresija, antidepresanti, izdegšana. Un es to ļoti svinu. Tieši, man liekas, tas ir tik fantastisks, tas godīgums atkal, ka nav tā, ka mēs visas dzīvot visu laiku tajā 5 orgasmu dienā, un viss vienkārši visu laiku ir labi tā skarbā, jeb īstā, patiesā realitāte, ieskatīties tai acīs, lai gan tas nav viegli, un jā, kā katra ar to tiek galā. Jā. Bet te arī gribu piebilst par to, ka neskatoties uz depresiju, neskatoties uz izdegumu, tie pasākumi, vai tas konsultācijas, vai tas sesijas, vai tas, ko es darīju, vai tas, ko es pieredzēju personīgajā dzīve, tie forši, tā kā patīkami stāsti. Nebija tā, ka viņu pavisam nebija, vai es nevarēju viņus izbaudīt. Vienkārši tas bija kaut kāds īsāks brīdis, un tad tu atkal iegrimsti, tā kā zem akmeņa gandrīz, vai kad tevi piespiež atkal pie zemes. Bet man tas ir svarīgi, tāpēc, ka man liekas, bieži ir tas stāsts atkal, kad tu sāki justini par to, ka mūs varbūt kaut ko sagaida, ka mēs esam tādi apgarināti un iedvesmoti. Seksa dievietes, un tad viņam nav ne problēmas, ne skumjas dienas, tur ne slimības, nekas. Man liekas, ka ir normāli pieņemt, ka varbūt gan. Es varu būt nogurusi, un es varu pieņemt lēmumu, ka es vienalga nogurusi iešu un piedalīšos tur kaut kāda pasākuma vai organizēšu kaut ko, tāpēc, ka es saredzu tajā vērtīgumu, es saredzu vērtīgumu uzņemties to atbildību par to, ko es esmu apsolījusi, un jā, varbūt es būšu vairāk nogurusi, un dažreiz es kļūdīšos, un kļūdīties arī ir ok. Bet tā apvienošana sevi, šobrīd runāju tikai par mani, to, ka es varu būt vāja un spēcīga vienlaikus, tā kā vesela tajā ziņa, ka es varu tur, pacelēt tas somas ar mantiņam un aizstiepties uz kaut kādu tur vecmeitu ballīti vai prezentāciju vai lekciju un būt depresija paralēli, tas ir ok. Es esmu sieviete, es esmu cilvēks, un tas cilvēcīgums, par kuru mēs sākam runāt, viņš tā arī izpaužas. Ir dažādas šķeltnes visu laiku. Tev ir dažādas lomas visu laiku. Nav tā, ka es nolieku tur mammas lomu mājas uz plaukti, eju ārā pasaulē, un tad es esmu tur profesionāls, kas ar zināšanam kaut kur uzstājās vai kaut ko dara, un tad es sešos izsliedu to ārā, un es esmu, tur draudzene vai partneris kādam, un tagad man ir tikai, tas viss kopā ir savīts, un tas visu laiku kaut kā izpaužas, un apzināties to, ka mēs varam būt dažādas, un mēs varam kļūdīties, un mēs varam pieņemt, apzināti arī dažreiz pieņemt kaut kādus lēmumus. Tā kā es novembrī aizbraucu uz Prāgu. Pragas fetišu vikends bija, es pieteicos, un es zināju, ka es braukšu ar mašīnu, tāpēc, ka man ir tik daudz, kas jāvērt līdzi, tāpēc, ka bija tur workshops jāsniedz, un pēc tam tirdziņā, fetišu marketā jāpiedalās, un tad vēl terapija ballītei nākamais dienas. Un es ceru, ka es atradīšu kādu, ko pabraukt, lai mani nomainītu, jo tas ir 16 stundas ceļā. Un es neatradu. Un es braucu viena diena 16 stundas. Un es nekad negribu to vairs darīt. Bravo! Par šādu atziņu. Es pieņēmu to lēmumu, kad es sapratu, ka man nebūs kāds man nomaina ceļa, es pieņēmu to lēmumu, es zināju, ka būs šausmas, ka būs grūti, un es kaut ko izdarīšu ar savu ķermeni un psihi, kas, visticamāk nav veselīgs. Bet visu apsvērumu, kopumā es pieņemu, ka, šis ir tas, kas, tagad ir šis tikai variants. Nav citu variantu, un es vienalga gribu to darīt. Un es pieņēmu, ja tur es būšu pavisam nogurusies, tur apstāšos ceļa malā un gulēšu, un, paldies Dievam, man vismaz bija ceļa biedrs, kas bez tiesībām, bet viņš man uzturēja, sarunām tur nomoda, un mēs sarunājamies, bet
nu, tā kā, es zināju, ka šis lēmums nav ok. Nu, tā kā, to darīt nav ok. Un es vienalga to izdarīju, un labi, ka viss sanāca tā, kā sanāca diezgan veiksmīgi, bet es biju nenormāli nogurusi pēc tam visu pārējo mēnesī, sākot no tā. Bet, teiksim, es nekad negribētu, lai man kāds pārmestu, ka, nu, ja tu zinātu, ja tu zināji, ka tas būs sarežģīti un tavai veselībai tur, un tu propagandē, ka izvēlēties sevi tur un tā, nu tā kā, nu kāpēc tu tā darīji tad? Jā, visi citi zinās labāk. Un ar šo man gribējās jums pavaicāt, ko jūs darat ar, tas varētu būt īstenībā ļoti praktisks jautājums, ko jūs darat tādās situācijās, kad citiem ir viedoklis par to, kā jums būt. Nu, jo pieņemsim tavs stāsts, ja, kur kādam varētu būt tur pārmetumi, sašutums, ieteikumi, līdzjūtība, kā nu kuram. Un vakar, kad es publicēju savā Instagram profilā to ziņu, kur es tā kā esmu slēpus tik ilgu laiku, ka man ir depresija, es jūtos ritīgi īstenībā sūdā, ir ļoti, ļoti slikti, un es nezinu, kad būs labāk, un man atsakoja tajā dienā 20 cilvēki. 20 atsakoja, par ko, protams, bija, neviens puses žēl, ja, kā tu man ieraudzīji ar izpūrušiem matiem un noraudājušos, un viss, tev tā kā vairāk nevajag. Es esmu sūdīgs speciālists jau uzreiz tajā pašā mirklī. Bet vienlaikus ir, tur 200 sirsnīgas un privātas vēstules un komentāri ar tādu līdzjūtību. Bet ko darīt? Tā kā ir tā situācija, ko darīt? Kā reaģēt uz kaut ko tādu? Kā to sevī pārdzīvot un kā to, vai ir ok pasaulē stāstīt, ka tev ir sūdīgi vai nav? Vai vajag kaut ko paskaidrot? Vai, kā rīkoties? Tīri praktiski, vai tiem cilvēkiem, kur vispār ikdienā. Mēs visi saskaramies ar kaut kādiem pārmetumiem un heitiem. Un es dažreiz atļaujos sev, tas nav Instagram. Nē, Instagram arī ir bijis. Es ierakstu storijus ar hashtagu toksičnē stranička. Ko tas nozīmē? Toksiska labs puse. Un es tur vienkārši sūdzos par kaut ko, ka tur, nezinu, Tallinas autoosta tualete ir otrē tur stāvā, un es esmu ar 20 kg čemodānu, un es nevaru pačurāt. Kaut ko tādu. Bet es arī, man bija ideja, un ka parasti, tā kā laiks iet, un es neizdaru. Man ir ideja taisīt postus, zem kuriem cilvēki vienkārši grib, var uzrakstīt visu kaut kādus sūdus. Tā kā kaut kādu toksisko komentāru, kaut kādu sudzēšanos, kaut kādus lamu vārdus vienkārši kliedzinu. Tāpēc, ka cilvēkiem vajag to, tā kā vietu, kur visu to bāzt. Tā kā mums tieši tā. Un nav palicis pasaulē. Un es to pat nesauku par toksisko lapu. Tas, man liekas, kļūst toksiski tad, ja tu tā kā to savu neapzināto šo te sūdu sāc uz citu vienkārši tā kā pļūtīt cita dārziņā un tam līdzīgi tas, man liekas, ir. Bet par tām rīcībām, pirmām kārtām, man liekas, tu jau, mana atbilde vismaz ir par to, ka tiešām tā kā izdzīvo to, pārdzīvo to. Man pirmā, kad tu pajautāji, man bija tāds raudāt. Tā kā es ņemšu, un tā kā es teikšu godīgi, tas nav tā, ka man tāds, es tur iešu tajā praksē, tur man dažkārt ir, ja man nāk raudiens, es vienkārši par to paraudu, tāpēc, ka, protams, ka ir sāpīgi, ja tu neiegūsti to, kas tev ir vajadzīgs tanī mirklī, un katram jau ir tiesības tiem līdzcilvēkiem, vai katram ir tiesības pateikt savu viedokli, tā kā, bet tā ir mana izvēle, ko es ar to daru. Bet, ja vajag, es paraudu, ja vajag, es paņemu pakliedzu, vai whatever, kas ir tanī mirklī vajadzīgs, bet tas otrs tiešām tā apzinātā vide, kuras sūdzos. Un tad man ir viena tuva draudzene, ar kuru mums ir tā. Es viņai pasaku, es tagad vienkārši to pasaku, tagad es vienkārši sūdzēšos. Un ir šis te, kur es ļauju tam izventilēties, ja cauri savai sistēmai vienkārši izlaist visu to, jo man liekas tā glabāšana un tā turēšana, jums ir iemācīts, vai ne, labās meitenes turēsim, vai vienalga visiem cilvēkiem, tikai nedalies, vai ne, nerādi to, ka tev ir depresija, slēp to, tur tiec pati galā, tā ir tava problēma. Bet nē, mēs taču visi gribam, lai Ieva ir priecīga, un mums visiem tas nāks par labi. Mums kāds tas ir labums, ka Ieva ir viena pat tur stūrī cieši un tiec galā. Es tam neredzu kaut kādu. Saņemies. Jā, saņemies. Kas tu nevari? Man bija, es taisīju. Kas tu par speciālistu? Kā tu vispār speciālists būdams var nonākt līdz depresijai?
Jā. Un vai arī frāze padari to, kas tev patīk. Atrodi hobiju. Jā, tad, kad tev ir depresija. Tas ir tieši tas, es taisīju izrādi, tas bija mans diplomdarbs psihoze, kur mums bija kā viens no tas galvenajiem lielajiem uzrakstiem. Tā kā, ja tev tiešām ir depresija, ja tev ir grūti, padari to, kas tev patīk. Padari to, kas tev patīk, par spīti tam, ka tev ir grūti piecelties no gultas, saklāt gultu, izdarīt absolūti elementārās šīs lietas. Un tāpēc man šķiet, ir tik ļoti vajadzīgas šīs telpas, kur mēs vienkārši apzināti sūdzamies vai čīkstam vai vienalga, bet tad ļautam būt, jo to apspiežot, tad tu redzi, sākas aizvainojums, tas sakrājas, tas pārveidojas vēl kaut kamā un tad pie mums nāk. Un patiesībā tās ir pirmās lietas, ar kurām mēs strādājam. Vismaz es strādāju, pirms mēs ejam pie kaut kādas tiešām baudas un tam līdzīgi. Man ir jātīra, tā kā mēs kopīgi attīram to sūdaino, mēslaino, apaugušo aļģaino lauku. Un tāpēc, man liekas, ar šo ir jādalās. Un protams, katram ir tiesības uz savu viedokli, bet man šķiet, ka tas ir jānes laukā aizvien vairāk, jo mēs redzam, pētījumi ir pietiekami arī tiem, kuriem ir vajadzīgi pētījumi, bet cik daudz tā fake sociālo tīklu pasauli, ko tas nodara mentālajai pasaulē. Par spīti tam, ka mēs apzināmies, it's fake, bet tik un tā tu ieri to savu sajūtu. Jā, rekur. Vai man dažkārt ir tāds bāds, Ieva un Natāļa uztaisījusi Ilza ar kaut kādas postas pēc, bet man nav ko. Tā kā es nevaru, tā kā mālačis ir svin, bet es nevaru. Un tā ir tā, un tāpēc arī es saprotu. Un tā kā ļaut sev pačīkstēt, es nevaru. Viss, ko es varu, varbūt laivā parunāt ar Ilzi, un arī tad kakls iet ciet. Tā kā... Man arī ir līdzīgi. Es joprojām neesmu postu par kļūdu uzrakstījusi. Viss esat. Pareizi! Bet es izdarīšu līdz gada beigām. Tagad ir Viss parādus atbilsi, jā. Tas ir izskanējis. Es bišķiņ piebildēšu pie tā, ko tu teici, ka tā... ļaušana visam nākt ārā, viņa var būt dažāda. Jā, varbūt ar draudzeni, varbūt ar psihoterapeitu, varbūt postā, varbūt life journaling, tā kā vienkārši brīvrakstīšana. Māksla, varbūt viss kopā. Varbūt viss kopā, varbūt māksla, bet tam jāiet ārā. Tā kā vienkārši par to padomāt nelīdz. Apzināties, ka man ir tās sajūtas, vai man ir depresīvas domas, vai man ir depresīvs stāvoklis, nepietiek domāt. Tam jāiet ārā no galvas, vai rakstiski, vai skaniski. Tāpēc man patīk, jau teicu, pārdzīvot, tā kā vai izdzīvot, man liekas, tā dzīvošana, ka tu tam dod kaut kādu izpausmi. Un mēs tikai skaistajam gribam dot. Jā. Tas man mākslā liekas intelektualizēšana un runāšana par sajūtām nav dzīvošana. Jā. Tā vienkārši nav. Tas ir pseido. Tā, jebkas. Jā, tā. Un tas ir tas, kāpēc man šķiet mēs aizvien vairāk un vairāk, jo tā dzīvošana galvā un tā arī tas, kāpēc man ir tik slikti, kāpēc, un tad mans tas salīdzinājums, ja tu rakstīs Googlē, kāpēc tev ir slikti, es ticu, tur būs pilns ar dažādiem. Un tas pats ir galvā, tā kā tev prāts arī dod tās atbildes, kāpēc tev ir slikti, bet tos kaut kādus citus risinājumus un sākt ar to ķermeni, kas ir... baisi, kas ir ļoti baisi, un tāpēc arī ir tik grūti, man liekas, gan ietām depresijām cauri, un tas tieši tāpēc, ka tur ir tik daudz, un man pašai no savas pieredzes tas ir vienkārši baismīgi, un tāpēc es, kā saka, jūtu jūs ļoti dziļi, jo tas nav viegli, un tas kas man sāk, tad, kad es jūtu, ka es tuvojos tam, tas jautājums, kas man praktiski palīdz, ja vismaz ieraudzīt un nenoliegt, jo mēs bieži vien tā kā, vai ne? Tur, nav jau tik traki, tur tā kā visiem tās sliktās dienas, bet tu jūti kaut kas tur sāk burbuļot. Un tad, kad es sāku tieši tās domas vai par pašnāvību, vai par kaut kā sevis sāpināšanu, kur tu vai sajūti, ka tu apzināties situācijās, kur tevi sāpinās, ka saprast, paga, šis nav normāls stāvoklis. Tas nenozīmē, ka ar mani kaut kas nav kārtībā, bet šis nav normāls cilvēcisks stāvoklis. Un tad arī tā kaut kāda priekš manis tas vienmēr to vieglumu sajūt, ok, es esmu kaut kur iegrimusi, kaut kur pa daudz asociējos ar kaut ko, bet tas nav viegli, es tam vienkārši esmu izgājis ļoti arī radikāli cauri, un tagad ir, kā saka, vai ne, otrā pusē no vienas puses vieglāk, bet, kad tu ej tam cauri, turēt tam telpu, ļaut tam būt, ir nenormāli grūti. Un tāpēc, ja es saku, padarīt to, kas patīk, tad tā sajūta, vai tu zini, kas tas ir? Jā, bet arī jāatceras par to, ka ir gradācijas, tā kā ir pakāpes, tā depresija ir vieglākā, ir smagākā, ir ilgākā, un veidi ir dažādi. Un dažreiz vajag gan. Tā kā pirmais, ko man psihoterapeiti teica, ka
būs jāiet cilvēkos. Tā kā es viņai stāstu, ka es nozīmēju tikšanos, un es neeju. Vai es tā kā izvēlos, tur varētu būt cilvēki, ar kuriem man tagad būtu forši, un es neeju, es nevaru sevi piespiest iet, būt cilvēkos. Un viņi saka, ir jāiet. Tā kā antidepresanti, jā, gulēt pareizi, jā, tur vairāk udens dzert, lai kortizolu izdzēt ārā, jā, bet arī jāiet būt ar cilvēkiem. Vienalga aicini pie sevis, ej pastaigā tur ar draudzeni, ej kaut kādā, ej ciemos, un tā kā pārī tai gribēšanai, kas arī ir ļoti pretrunā ar to, ko es mācu, kā, teiksim, tur seksa un king coach, kā iet tikai tur, kur ir zinkarīgi un kur ir tā, tieksme un, tā kā gribēšana. Tajā depresija jau viss izceļās ar to, ka tās gribēšanas nav. Nav garšas, nav gribēšanas. Kāpēc man tur iet, ja es zinu, ka man tur visdrīzāk sāpēs, nevis būs patīkam. Bet Ilze, es gribu arī no tevis dzirdēt to praktisko ieteikumu. Ko tu, tad, kad ko tu ieteiktu cilvēkam, kurš sastopas ar kritiku, viedokli un tam līdzīgi nav runa tieši šobrīd par mani, bet vispār, jo es domāju, ka kaut vai ģimenes ietvaros mēs to regulāri. Es sākšu ar to, ka es neieteikšu citiem, es pastāstīšu par to, kā es uz to skatos un ko es daru. Es gadu laikā, daudz strādājot ar cilvēkiem, dažādos aspektos, esmu iemācījusies, kuras ir daudz maz drošas vietas, kur dalīties un kuras nav. Tad es sāku vienmēr ar to, ka es esmu atbildīga pati par sevi, pirmkārt. Es zinu, ka neviens mani nevar izglābt. Es zinu, ka ir vietas un telpas, kur man nav jēgas dalīties ar ļoti sensitīvajiem pārdzīvojumiem. Ir vietas, un tāpēc es runāju par, vai arī taisu programmas par klausīties sevi un par attiecību veidošanu vienam ar otru, kā klausīties otrā, jo man hroniski pietrūkst vietu un cilvēku, kuras godīgi varētu dalīties ar to tā tiešām ļoti sensitīvi, kas ar mani notiek. Tā kā es strādāju pie tā, lai veidotu kvalitatīvas vietas, kur cilvēki ir gatavi klausīties. Es godīgi sakot, ir bieži, kad es nedalos. Es pirmkārt, vai nu rakstu, vai izrunāju ar sevi. Un tad ir dažreiz, kad es dalos. Un gandrīz vienmēr daļa manis ir vīlusies par to, kā tas tiek uztverts, goda vārds. Tas ir, man ir patiešām retas vietas, un arī ar speciālistiem runājot. Un tāpēc pat es pie speciālistiem, man nav jēgas runāt. Ir super daži cilvēki, ar kuriem es Justīna, es pasaku, ko viņa zina apmēram to formulu, kas var strādāt. Tā kā forši, ka tu to dalies. Un tās ir elementāras lietas, ko tad, kad kāds dalās ar ļoti sensitīvu informāciju, ar tiešām personisku pārdzīvējumu, nevis vispārinājumu, tas, kas man ir vajadzīgs, ir, es tevi dzirdu. Paldies, ka tu to pateici. Punkts. Viss. Tas ir tiešām viss, bet tas ir tāds, jo man tikko ir absolūti svaiga pieredze, kur es padalījos skaļi, pirmo reizi padalījos ar priekš sevis nenormāli lielu savu ievainojumu daļu, par kuru es esmu gadiem krājusi kaunu un nebiju spējīga kādam citam pateikt un ļāvus tam visu laiku sevi no iekšas tur tā kā uz riņķi. Un pat tad, kad es pasaku cilvēkam, kas man šķiet absolūti drošs, kuram es uzticos, un es pasaku, man neko nevajag, visu, ko man vajag, lai man, es pat tātad jau esmu tajā līmenī, ka man nav līmeņa, bet es pasaku, jo es zinu, ka mēs bieži vien sadzirdot kaut ko ļoti tādu nērtu, mums gribas tieši tā, kas ir tas ieteikums, ko tev darīt, kā tev risināt šo situāciju, vai, mēs uzreiz sākam risināt. Mēs nespējam to vispirms tā kā, šis ir. Es ir to. Tā kā, jo tas otru arī tieši tā var trigerot, tas viņu var, viņā atplēst kaut kādas šīs daļas. Un pat tad, kad es pateicu, ka man nekas tiešām nav vajadzīgs, es vienkārši gribu padalīties, jo man ir svarīgi to pašai sadzirdēt skaļi, nevis tikai tur savā prātā vai kaut kur rakstot un tam līdzīgi, bet ka, šī daļa, manas daļa ir pietiekami vērtīga tikt ieraudzīta par spītam, ka viņa ir šausmīgi neglīta palikusi gadu laikā ar to, kā es viņu esmu apslēpus un tam līdzīgi. Un
Jā, un es tiku šajā situācijā nevis glābta, bet tā kā fiksingot, tā kā, ak, Dievs, šitā nedrīkst būt, tā kā šitāds risinājums šitāds, un man tāds, man nevajag, viss kārtībā, un tad tas nākamais, ka ir tas sakāpinājums, ka tu sāc to no vienas puses tā kā aizgrūst ciet, tā kā, nē, tas ir tad jābāž nos, tā kā tā nespēja, un man pašai tādā mirklī bija, zini, ko? Labi! Un tad priekš manis atdzīvojās tas, ka es atkal uzņemos atbildību, tā ir mana daļa, tieši tā, es pati par to atbildu, mana atbildība, ka es ar to padalījos, es nevaru kontrolēt, kā otrs par to reaģēs, un tas būtu drausmīgi kontrolēt, tā kā tev ir tikai šādi, ja ne, tu esi slikts cilvēks, bet uzņemties to atbildību par to, un saprast, jā, šis trigero, šis būs kaut kā neglīt, bet that's okay, nu, tā arī ir, bet jā, tā manis tādā mirklī, jo es varēju iekrist mana izvēle, visticamāk iepriekš būtu bijis, jā, es nabagu upurītis, jā, visi mani sāpina, visi mani heito, neviens man nesaprot, bet tā kā es šim ticu, es uzticos, es pieņemu šo sevis daļu, cik es varu, un es esmu pie sevis, tā sevis atkal nepamešana tanī, bet tas ir nenormāli grūti, grūti. Un tāpēc arī tās cilvēki man šeit tā atsakošana, tas ir tā kā es negribu vispār to ieraudzīt, tā kā tas jau ir tas, kā viņi paši, dažkārt tieši tā pašu attiecības ar šo te paviršība. Vai tā dažādības neieraudzīšana, un vēl viena lieta, ko man viena sakotāja atrakstīja, ka Instagramam tas ir nepiedienīgi būt tādā. Nu, jā, tā ir skaisto bildīšu platforma. Tas gan, fuj. Bet tam arī apakšā varētu būt, piemēram, neobligāti viņas, bet kopēji, ka cilvēkus trigero, un viņu nepateikšana tev ir viņu jāpateikšana sev, ka ja es šito redzēšu, ja es šito tagad pieņemšu, ka tas ir ok Instagramam, ka tas ir ok publiski, ka tas ir ok risināt vai lūgt palīdzību par šo, tad man jādilo pašai. Man pašai jādilo ar savam kaut kādam smagām jūtām un jāprasa palīdzību un jāiet un kaut kas jāmaina. Tāpēc, ka bieži vien, ir vieglāk nedilot ar kaut ko. Un varbūt nav jādilot. Stabili sūdīgi tomēr ir drošāk nekā kaut ko pa jaunam. Un smadzenes vienmēr izvēlēsies zināmos sūdus nekā jauno dargakmeņu. Tas ir zināms. Un par Justīnu es teiktu arī, tas sasaucas, es necerušos tagad, kura podkasta un kādi seksologi runāja, bet par to, ka mums jūg bieži vien attiecības, tas tu mani mīli un tu mani saproti. Tā kā mums gribas, lai mūs saprot. Mīlēt var paralēli. Tas ir cits, tas ir tā kā darbības vārds, ko mēs darām, kā mēs veidojam tās attiecības, kā mēs ieguldāmies. Bet to, kā cilvēks mūs pieņem, visvairāk nozīmē, ka viņš mūs saprot. Un tajā momentā, kad man liekas, mēs atklājam kaut ko neglītu, neērtu un potenciāli citam cilvēkam triggerējošu, man, piemēram, ir ļoti svarīgi, ka man pieņem, ka es esmu neglīta, traka, depresīva, tur kļūdījusies, un ja man sanāk, ja man pietiek apzinātības tajā momentā, es uzreiz jautāju, ka man tagad nevajag nekādus padomus, man vajag tikai mani paklausīties un akceptēt, ka tā var būt kādu brītiņu. Ka nav nekas slikts tajā, ka es varu būt skumja, negribošā un tā kā depresīva un varbūt brīžiem arī nikna un agresīva kaut kādu brītiņu, tāpēc, ka man ir šausmīgi slikti un es gribu, lai to slikto stāvokli arī pieņem, ka daļu no manas būtības kādu laiku. Es negribu tā dzīvot nākamos tur 50, 60 gados, protams, nē, bet es negribu to arī slept, lai citam būtu ērti. Jā, Tas ir ļoti tādā arī viena sāpīga mācība šogad ir bijusi. Es pamanīju, ka man ir daži cilvēki, kurus es ļoti cienu un skatos uz augšu uz viņiem, bet kad mēs esam kopā viena telpa, veidojam pasākumu vai vienkārši pavadam kopā laiku, uz manis ir atbildība rūpēties par, kadlot viņu. Viņus, lai viņiem ir ērti, un tad es pielāgojos vairāk nekā pielāgojas man. Un man tāds, nē,
es negribu, man tagad arī ir vajadzības, neskatoties uz to, ka tur, nezinu, cilvēks ir pie manis viesojās, vai mums ir kopīgs projekts, vai vienalga. Es vienalga gribu dalīt uz pusēm. Tev ir slikti, man ir slikti. Nedaram neko tad. Varam kaut ko padarīt kopā, respektējam to, ka tev ir grūti un man ir grūti. Nevis tikai es cenšos gan pateikt to triggerējošu kaut kādu faktu, lai citam netriggerētos, jo tas arī sievietēm, man liekas, ir vairāk gaidas no sabiedrība, ka mēs no sākuma parūpēsimies par to, lai tas mūsu potenciālais partneris ir gatavs pieņemt to informāciju, tad iemecamies to informāciju komunicēt ētiski, ekoloģiski un pareizi, un mīloši, laipni un piedenīgi. Un tad mēs atrodam to telpu un veidojam to telpu, lai tā saruna varētu notikt. Un tad mēs runājam. Un tad varbūt paveiksies, un tur būs maz brītiņš vienkārši būt tajā stāvoklī, bet visticamāk būs jādilo uzreiz ar reakcijām, kas sēkos. Tas ir sarežģīti. Man šobrīd mana galvā skan Ilzas balss. Faktiski. Man liekas, ir tas, ko es apmēram saku savā galvā tagad. Fuck that shit. Jā, tas ir tas, kur man arī paldies, Ilza, par tā. Jo tas tieši tā ir tā kaut kāda, es arī tajā, ir jāiemācās tas kaut kāds, atkal tas slēptājs, jau es teiktu manipulatīvais, labās meitenes veids, kā, bet man šeit, ja mēs tad, kad, nezinu, piemēram, tev ir kaut kāds ievainojums un tu kliedz un brēc, jo tev vienkārši sāp, tad tu neteiksi, lai gan mēs tā daram, mēs tur, kā tik tā kā nomierināt, bet tad, kad ir tie iekšējie šie ievainojumi, tas ir, man liekas, muļķīgi, tā ir traumas reakcija, tā apslēpšana, ka tā kā, nē, viss ir labi. Bet tur ir jābūt drosmai un neatkarībai. Uz savas pieredzes es zinu, kā es iemācījos vienkārši pateikt, ka man nepatīk, man sāp, man kaitina vai es esmu nikna. Un es līdz galam neesmu vienmēr precīza un atklāta un tajā momentā. Es joprojām mācos. Bet es to iemācījos tad, kad man radies kaut kāda neatkarība un gan finansiāla neatkarība, gan pārliecinātība par to, ka es varu noraidīt cilvēkus, atbaidīt cilvēkus ar kaut ko un joprojām būt ok. Tāpēc, ka tā kaut kādā savā ziņā atkarība no citiem, tāpēc, ka tas ir izdzīvošanas mehānisms. Kā es būšu, ja es pateikšu, piemēram, tajā pašā Instagram, kā visi ir stulbi. un tad visi atrakstīsies, un neviens negribēs ar mani strādāt, un es pazaudēšu klientus, un tā tālāk. Es tā nedomāju, bet es tagad pārspilēju to piemēru, bet ja tā vēlēšanas kadreiz būtu pateikt kaut ko radikālu, vienalga viņa ir menedžēta man vismaz ar to, ka is this a healthy move? Visas dzīves jomas. Jā, man vajag izpausties, bet varbūt es iešu un uzrakstīšu uz papīra labāk. Vai varbūt es iešu pie terapeita un tur sesijas sūdzēšos vienkārši stundu, kā man viss ir apnīcis, ka man jārūpējas par citu cilvēku, jūtam vairāk nekā par savējām. Nevis kaut kur atklātā telpa. Varbūt tas ir risinājums. Un uz Ievas jautājumu tie praktiskie padomi. Man liekas, ka viens ir vienkārši, pateikt cilvēkam, ko tu sagaidi tagad. Es gribu padalīties ar kaut ko. Es gribu komentārus, padomus, vai es gribu vienkārši, lai mani uzklausā. Un otrais, ja tas ir arī komunikācija interneta, man liekas, ka vajag cilvēkus arī uzreiz, vienalga, tā ir tava telpa, ko tu menedžēji, ja mēs dalamies tur savos blogos, tad uzreiz vai rakstīt noteikumus, nezinu, piemēram, slēgt komentārus. Man vajadzēja ar šo padalīties, tāpēc, ka tas man ir svarīgi, vērtīgi, un es ar to gūstu šo. Paldies, komentārus nepieņemšu. Vai arī uzlikt aicinājumu, ka komentāros es gribētu dzirdēt vai atbalstu, vai neko. Vai dalāties, vai jums tā ir bijis, un kas varbūt jums ir palīdzējis, un ko jūs dariet. Man liekas, ka jānormalizē arī to, kā jāaicina cilvēkus mīlēt mūs tādu, kā mums vajag. Jo mēs nezinām.
neviens nezina, mēs joprojām nezinām, mēs varam būt kopā ļoti ilgi un vienalga nezināsim. Tāpēc, ka to visu, jā. Un man šķiet, tādā pat laikā, pat tad, kad mēs pajautājam, atcerieties, ka mums pretī ir dzīvs cilvēks, un viņš var pateikt, es nevaru tev to iedot. Jā, jā. Un tas ir jau tās ekspektācijas, bet kā, ja es pateicu, kaut kāds brīžiem ir tas, viņam tā tad ir tā jādara, bet ja šim cilvēkam nav iekšējo resursu, vai varbūt šis cilvēks var piedāvāt, varbūt es varu šādi, vai tas tev atbalstīt, bet arī pieņemt, ka šis cilvēks nevar to iedot, jo man šeit tā skarbā, man pašai pirms vairākiem gadiem tāda tiešām ķermeniska sajūta, ka neviens tev nevar sniegt šo beznosacījumu mīlestību caur tām darbībām. Neviens nekad nevarēs. Mani vecāki to nevarēja. Tā kā mēs esam cilvēki, mēs nevaram. Mums ir vispirms tā kaut kāda egoistiskā, jeb savu vēlmju tā kā apmierināšana, un neviens, tev var iedot tajā, es tev varu aizsūtīt mīlestības enerģiju vai kaut kā tam līdzīgi, mēs varam par to runāt. Bet darbību ziņā dažkārt, neviens tev nevarēs iedot visu to, ko tu gribi, vai tā beznosacījuma mīlestība, ja tu mani mīli, tu to izdarītu. Tas ir tāds arī brīžiem ļoti, man šķiet toksisks tāds, tur tā ziedošanās, ka es izdarīšu visu tavā labā. Sevi pametot. Jā, piemēram, es gan tā darītu. Ja tev tā būtu, es gan tā iedarītu. Es tā agrāk, es tieši tā arī teicu attiecībās. Es jau gan, jo es biju lielākais tieši tā cilvēku izpaticējis un savu vajadzību noliedzējis. Un es tev izdarīšu visu, kāpēc tu man nevari izdarīt šo. Tāpēc, ka neesmu tu. Jā, tieši tā. Tieši tā. Un tāpēc tu esi ar mani, tāpēc, ka es neesmu tu. Vai savā ziņa esmu, bet ļoti, tā kā kaut kāds spoguļojums, nevis copy-paste. Man gribētos ienest vēl citu jautājumu. Tādu, kas ir jūsu šā gada spilgtākais atklājums par seksualitāti? Te būs teikt seksualitāti. Dziesmas pauze. Dziesmas pauze tiešām. Es nezinu, vai par seksualitāti un attiecībām mēs varam paplašināt vismaz mazliet. Jo seksualitāte jau galā ir attiecības. Tieši, tāda, karoči par dzīvi. Par dzīvi. Beigās, kad mēs to paplašinām. Jā, starp citu. Paldies, Justīna, par pavadienu. Es drīkstu, ja? Jā, protams. Man atkal ir maziņš stāsts. Es esmu radījusi šogad afrodīzijas no ēteriskajām eļļām. Tagad būs tas brīdis, kad... Jaudīgs palīgs vispār baudiņās. Bet es ar viņiem biju aizbraukusi uz Rīgas dizaina tirgu. Un man tur forši gāja, cilvēkiem bija tiešām interesants šis produkts un daudz nāca smaržoties, un šī aromāti šķiet unikāli, un tā iedarbība, man pašai vienkārši norāja jumtu nost, kā viņi forši strādā tik mērķtiecīgi. Es jums iedošu pamēģināt vēlāk. Bet stāsts par ko citu, man blakus stāv vīrietis, kurš tirgo koka dēlīšus apgleznotus un pulksteņus. Tāds, bet var redzēt, ka viņš ir ļoti daudz lasījis, nevis var redzēt, bet var dzirdēt tajā, ko viņš stāst. Daudz lasījis, daudz piedzīvojis un tam līdzīgi. Un mēs kaut kā aizrunājāmies par tiem tirdziņiem un vispār par to, ko cilvēki mūsdienās pērk un kāpēc pērk. Un viņš, zin kā vispār būs tagad tā turpmāk, ka cilvēki pirks tikai to, kas ir Maslow piramīdas pašā apakšā. Un es tā sēžu un klausos un domāju, kur seksualitāte ir Maslow piramīdā? Un reāli aizdomājos, man liekas, uz diezgan ilgu laiku. Un burtiski pirms pāris dienām man nāca tā sapratne, ka pirmkārt tā nav piramīda. Ja? Ilze, paldies tev arī par to, ka tu pateici, ka tā nav piramīda, tā vienkārši ir līmeņi, dažādi mūsu piedzīvošanas līmeņi, un seksualitāte ir visos. Un vienkārši tāds, sajūta. Tas ir tas, tu esi drošībā. Mēs piec mājiņā. Cilvēce ir drošībā, jā, bet šis ir mans tāds foršs spilgts atklājums, jā.
Interesanti. Neskatoties uz to, ka ir karš un cilvēki domā, ka tā vispār vairs nav lieta, par ko interesēties, un viņi kaut kā tā kā to noslēdz, vai kaut kāda Covid pandēmija, kāds tā kā liekas nepiedienīgi par to runāt, domāt un vispār to darīt, vai ne? Bet vienlaikus, kad Ukrainā sākās karš, mēs redzējām, ka cilvēki graustus izmanto par altāriem un precās, un viņiem turpina dzimt bērni, un viņi turpina baudīt romantiskas attiecības, un tā projām. Tā kā viss tas ir sviests. Nu, tā kā, ko cilvēki domā, vienkārši nenoticēt tām savām sviestēnajām domām galvā, ka tas ir nepiedienīgi, tā ir vienkārši pati esence, būtība. Un arī tagad esot šajā te depresijā, es saprotu to, ka mana seksualitāte vienkārši man parāda, mans libido man parāda, ka ir sūdā, ka ir jādomā par sevi, ir jāpievēršās sev. Atkal, tu nekā to nevar ignorēt, vienkārši tas ir. Tā, jā, tas ir. Es nekad nedomāju par Maslova piramīdu. Es arī nebiju domājis. Un man likās, ka Maslovs ir baltmaize, dārzeņa, gaļa. Tā, ja, izrādās. Bet tas arī esot līdzīgi kā Ilis pirms tam dalījās. Tas arī esot kaut kāds, arī šis te veidojums, lai vairāk pirktu konkrētos produktus līdz ar to. Iedomājies, jā. Un, kam tad vispār var ticēt mūsdienās? Tā ir. Tikai sāk. Ieklausies sevi. Atgriezīsimies pie Ilzas šī te kursa nosaukuma, ieklausies sevi. Un, jā, vai sev var ticēt? Nu, labi, vai sev var ticēt, laikam arī ir atkarīgs no tā, cik labi tu sevi pazīsti. Vai tu tici prātam, vai tu tici ķermenim? Jā, un cik tu apzinies, cik tur prāts rīkojās un cik kaut kas cits, bet... Es vienīgais par to Maslovu piramīdu, kad runāju par to hedonistisku, es vienalga saprotu, ka tur ir bišķiņ, seksuālā enerģija, kā dzīvība un dzīvot gribēšana un radoša enerģija, protams, ir visos līmeņos, bet tomēr seksuālā piedzīvošana laikam tomēr aktualizējas tad, kad ir pamatvajadzības nodrošinātas. Tā kā būs dažādi gadījumi, dažādi cilvēki, tieksim, jā, karā apstākļos, protams, tur nav nodrošinātas drošības un tur dažreiz arī pāriest, padzert nav ko, un es nezinu, cik cilvēki tajā momentā domā par baudu. Bet karā seks notiek ļoti intensīvi. Jā, bet tad viņš notiek, ka stresa reakcija, tā kā ka mums ir palīdzis dzīvot bet divas... Bet ne tikai, tas ir tas, man liekas, tā savienošanās ar dzīvību un nepavēl tās dziesmas, tur, kas mums ir tās karavīru dziesmas, kur par to Anniņām, kur lien pie viņām, tas ir tas kaut kā, man šeit arī tā ticība tai dzīvībai. Ne tikai, tur ir, man liekas, tur ir tie abi iespējams, bet tas tā patiesā dzīvošana, jo tagad tu saproti, blīni. Es par to, ka tur ir tāds, vienalga tāds kaut kāds, nezinu, galējais rezultāts, un tā kā pārspilēts rezultāts, adrenalīna radīts, ka kaut ko, bet tā spēja šādos apstākļos, šausmīgos apstākļos, apdraudētos apstākļos radīt kaut ko pozitīvu, radošu un tādu spilgtu piedzīvojumu, kas ir piepildīts ar labām emocijām un kaut ko, kā vērts ir dzīvot. Man liekas, ka tā ir vislielāka no cilvēka spējām, tādām seksuāla spēka spējām. Mēs nonācām tikko no pirmā līmeņa līdz pēdējiem līmenim. Izdzīvošana un piepildījums. Jā, kas ir turpat vien īsti. Tas, ko mēs runājam, tā jau nav tāda piramīda. Tā nav piramīda, tas ir, kādam tas nav no apakšas uz leju, tas vienkārši ir, jā. Atšķirīgas tās lomas būs, atšķirīgas izpausmes, bet tik un tā mēs to turpinām. Jā. Tas turpina mūsos dzīvot, būt. Justīna, seksuālais atklājums šogad. Tas bija tavs seksuālais atklājums? Nē. Tu vienkārši man. Kāds tev Ilz, varbūt tev jau ir kaut kas, es vēl tā tas, kas man nāk prātā, ir vēlreiz un tāda vēl dziļāka zināšana par to, ka nekas neko nenozīmē.
Un, ja ir viena lieta, strādājot, piemēram, ar klienti, kurai ir, viņi saka, seksuālā ziņā mums ir, nu, tā kā, ja mēs tiekam līdz tam, ir brīnišķīgi, un tad viss ir forši, bet attiecībās pārējā kaut kas tur nav. Ka es pārliecinājos vēlreiz un vēlreiz, ka nekas neko nenozīmē, nekā esamība nenodrošina, ka ir tā cita esamība, ka tās katra lieta ir savstarpēji saistīta, bet arī atsevišķa pati par sevi. Un tā kā tu runā, redzi, par karu, tev šī interpretācija, ka tur ir tā stresa reakcija, un Justīna saka, ka tur ir kaut kā šī jaunā arī tāda radīšana, piedzīvošana un dzīvošana. Arī šis ir, es dzirdu dažādus stāstus, dažādas interpretācijas, bet nekas neko nenozīmē. Jā, realitāte būs, man liekas, miljons citu vispār, gan iemeslu, gan mērķu, gan motivācijas, tāpēc, ka mēs esam tik dažādi. Jā, līdz ar to... šis te nekas neko nenozīmē. Tas bija mans. Tad man liekas, mēs atgriežamies pie tā depresīvā. Dzen. Vai redzi, tā kā tas arī viss tur pat vien dzīvojas, bet jā, tā mana augusta sajūta par to, ka tu nonāc tajos absolūti satricināmos mirkļos un tev tāds, kāda jēga? Un tu saproti, jēgas nav, tad tiešām ir par to, kādu jēgu tu pats radi, kādu tu izvēlies. Un tas ir tas no vienas puses drausmīgākais, jo tu atkal saproti, nav absolūtās patiesības bāds. Āmen. Kur ir pētījums? Mums vajag pētījumu par absolūto patiesību. Bet es klausījos tagad TikTokā izlaiž man video, kur viena meitene runā ar tātad artificial intelligence un par šiem te jaunajiem kvantu fizikas dažādiem šiem te pētījumiem, cik, materiālā pasaulē īsti tomēr nepastāv un šis te, ka mēs tā realitāte, ko mēs piedzīvojam, vispār tāda nav un vēl kaut kas, un tad viņi jautāja, bet kāpēc neviens par to, kāpēc par to netiek runāts, un tad, bet to jau nevar pielietot šobrīd, līdz ar to, kāda jēga arī par to runāt? No vienas puses, no otras puses ir pielietojums, tāpēc, ka, Kad es aizlasījos līdz kvantum fizikai, tad kvantu fizikas teorija, jā. Tad man viss gandrīz vai salikas pa plauktiņiem, tāpēc, ka man savu ziņa kvantum fizika nozīmē to pašu, ko reliģija dažiem cilvēkiem, un kāds tic dievam, kāds tic kaut kādai enerģijai, kas viscauri visam plūst, un man liekas, ka kvantum fizika vistuvāk paskaidro abas divas šis lietas. Un, kad es biju Krišnaitos, tur bija viena tāda atziņa, kā mācies Dievu, mācies Krišnu, lai iemācītos to, iemācoties, ko tu iemācīsies par visu. Iemācoties par visumu, to absolūto patiesību, tu sapratīsi arī citas lietas. Un īstenībā tas strādā. Tā kā, ja tu mācies par lielo bildīti, tev kļūst skaidrāk kaut kādas detaļas. Un, tā lielā bildīte nepārtraukti transformē, tā kā viņa plēšās. Jā, tāpēc mēs nekad neapgūsim. Mēs neapgūsim. Tas nekad nav viss, teica mūsu visiem zināmais čalīts, ja? Cik mēs tagad gudra. Kas te notiek? Kā es saku, šī te gudrā diršana priekš manis tā ir parasti tāds, un man pašai tā kā patīk, protams, ir tas tāds, mēs slīdam tajā, bet tad es saku, šī te gudrā diršana. Mana doma bija tieši par to, ka nekam nav nozīmes, bet cilvēkam, kā unikāli būtnei, ir tā spēja vienkārši izvēlēties, tā brīva griba, es tagad radīšu nozīmi. Tu man saki, ka nekam nav nozīmes, un es pateikšu, ne, šai sarunai, šim mikrofonam un šai studijai ir nozīme, tāpēc, ka šeit nāk cilvēki un viņi runājās, un tas ir kaut kam svarīgs. Un par to pašu kvantum fiziku man sajūsmina tas fakts, ka nekas nekam visumā nepieskarās. Un toties viss tiecas un pievelkas, un mēs visi tiecamies pie kopā būšanas, pie kaut kāda kontakta, pie kaut kādām attiecībām viens ar otru, tur entity ar entity un cilvēks ar cilvēku, bet atomā, kodola, tā kā visi tie elementi nekur nav kontakta, nekur visuma nav. Pieskāriens arī ir tātad ilūzija, un tad mūsu seksualitātes darbs, tad šis te kontakts sajust tiešām šo fizisko tuvību. Jā, bet cik liela burvestība tad
ir tā, jā, ka tas viss ir ilūzija un īstenība nekas nenotiek, bet tāpat laika mēs sajūtam kaut ko, tā kā kaut kas notiek, un man liekas, ka tur ir par to visa saruna, ka kam tu velti to uzmanību, un kam tu tici, un ko tu apzinies, un ko tu izvēlies, kā svarīgu sev, tam arī ir nozīme, to tu arī jūti. Un tāpēc sarunā arī par sajūtam, par jūtam, un kas ir reāls, kas nav reāls, ir ļoti individuāla un subjektīva, bet cilvēcīgums un laikam tā, kā teikt, vienkārši empātija un tas dobrotā, kā būs dobrotā? Labestība pret otru cilvēku ir tā, ka visi pētījumi saka, ka tā nav, vai nevajadzētu būt, vai tas ir muļķības, bet es izvēlos ticēt tev tagad, tāpēc, ka neviens necieš no tā, ka es tev uzticēšos tagad, un es tevi uzklausīšu, un es būšu laipns un rūpīgs, un veltīšu tev laiku, tāpēc, ka man tas laiks ir. Un dažreiz tas tiešām neko nenozīmē. Mēs, kad bijām Prāgā, mums sanāk ļoti nopietna saruna šodien. Nes kāpēc, bet mēs teicam bez fake stāstiem. Un pēdējā vakarā, tā kā 4 vakari, ir komanda, kas organizē visu šo pasākumu un tā kā atbild par priekšnesumiem, par workshopiem, par uztašanos, par visiem tur bāriem un tā tālāk. Un pirms pēdējā vakarā bija jābūt uztašanās ar šibāri, ar virvēm, un atcela, teica, ka tur Rigere saslima. Un pēdējā vakarā otrs cilvēks no komandas padalies, ka diemžēl uztaisīja pašnāvību cilvēks. Un ka viņi... Un man vienkārši, man bija nenormāli sarežģīts gan saprast, bet arī nenormāla cieņa pret viņiem, ka viņi turpināja pasākumu, kad viņi pazaudēja vienu no savējiem, un tik traģiski, un tajā momentā tu jūties tik bezspēcīgs, viss, ko es varu darīt, ir stāvēt blakus tam cilvēkam un klausīties. Te jebko, ko viņš man stāstīs, tāpēc, ka viņš izvēlēs man vienalga kādu iemeslu dēļ padalīties ar šo, kā mēs šodien dalamies. Un vienīgais, ko tu vari darīt, ir atrast sevi to, es varu veltīt tev laiku un uzmanību, es nevaru palīdzēt, es nevaru neko labot. Bet es varu būt šeit, ja tev vajag vismaz manu skatienu, nezinu, tur apskavienu vai vēl kaut ko. Un kad mēs pārdzīvojām un kad ir tā depresija, man liekas, ka visšausmīgākais ir tas, ka mēs neejam un nerunājam un nelūdzam to palīdzību. Un tas ir līdzīgi, šis ir traģiski un šis ir smagi, bet mēs dažreiz to nedaram arī attiecības, kas ir tā kā sarunas par labo, par foršo, par to seksu, par to intimitāti, par tiem pieskarieniem, kas vai pastāv vai nepastāv visumā, bet kad cilvēki dalās, man liekas, ka kļūst vieglāk. Tā kā tiešām, kad vienalga, vai to neglīto, vai to, par ko tu kaunējies, vai par to, vai par tam sāpēm. Un dažreiz, tas ir vieglāk pateikt kādām svešam cilvēkam nekā tur tuvākajam. Un tas atkal un atkal atgādina, šie traģiski notiekumi atgādina par to, ka tu nekad nezini īsti, kas notiek cilvēkam. Un ka dzīve ir tik īsa, ka vajag baudīt to šodienu, lai kas tur būtu, vasara, ziema, augstums, karstums, tēja, kafija. Es gribētu teikt, baudīt nenozīmē uzlikt fake smaidu un iet un izlikties, ka viss ir forši. Nē, baudīt vienkārši piedzīvot. Būt tajā. Būt tajos skumjos, līdz atkal robežam, un te ir sarežģīti, tā kā noteikti, kur ir tā robeža? Vai es drīkstu būt skumja mēnesi? Jā. Tu drīksti būt skumja arī 2 gadus manis pēc.
Patiešām. Jo tam nav robežas. Tam Nav robežas. Nevar noteikt nekādu robežu. Es domāju, ka robeža līdzīgi, ka seksualitāte, kā nosaka to problematiskumu. Tā kā, ja cilvēkam tas rādā to diskomfortu, tad tas jau ir pietiekami iemesls. Līdzīgi, kā ejot pie ārsta, saka, īstenībā, tā kā problēma ir tur, nevis, kad jums ārsts pasaka, ka, tas jau ir vecums, vai tas, tur nezinu, jūsu stāvokli ir normāli. Nē, man nepatīk. Es gribu varbūt arī tajā vecumā, vai ar tādu dzīmumu, vai ar tādu slimību vēsturi, es gribu justies citādi. Vai mēs izskatījām visus iespējams variantus, iespējas un tā tālāk, kas eksistē pasaulē, varbūt ne Latvijā tur pieejam, bet sakiet man, ka man jākrauj naudiņa un jābrauc tur uz Vāciju, piemēram, tur viņam, nezinu, tur piedāvā kaut kādus medikamentus vai procedūru, kas padarīs manu dzīves kvalitāti labāku. Bet es negribu dzirdēt, ka kāds cits nosaka, ko es jūtu, cik man ir labi, vai cik liels ir tas diskomforts, ko es izjūtu. Ja tas diskomforts ir, šī tik maziņš, bet man viņš besī manā dzīve. Es gribu aiziet, palūgt palīdzību, un ja tas cilvēks nevar man palīdzēt, lai viņš man sūta kaut kur citur. Un pat ja pētījums saka, ka tas ir normāli, tas ir tas, kas... Pētījums saka. Un tāpēc man šeit sievietēm ir daudz nodarīts pāri dažkārt ar šo te, vai kā piemēram menopauzē. Tas ir normāli, vienkārši izturi, vai jebkādi citi kaut kādi simptomi, lietojot kaut ko vai kaut kādām mūsu sāpēm. Tas ir tā kā viss normāli, tas ir pētījumi pierāda, tev tur mainās, tam tā ir jābūt. Bet ja tev ir diskomforts, tas nav, tas nav normāli. Tāpat pie mēnešreižu sāpēm, tas nav normāli un tev nav jāsamierinās, jo tik tas ir tas... Es gribētu teikt, tas ir normāli un es drīkstu izvēlēties nesamierināties. Jā. Tas ir man šķiet, tas ir normalizēts. Tas jau ir tajā, ka tas tiek normalizēts, jo mēs nezinām, kā ar to tik galā. Tātad tā ir norma visticamāk, bet mūsdienās mēs arī zinām, kā pētījumi kļūdās un viss kaut kas mainās dati, atklājas, ka kāds tur kaut ko viltoja datus, tā tad nekam nedrīkst ticēt šajā pasaulē. Kas ir jūsu seksualitātes atklājumi šajā gadā? Es īstenībā, man nāca viss kaut kas un atkal ir tas tāds, ka tu jāizklausās gudri. Pasaka kaut ko krutu, rītīgi. Pasaka kaut ko vienkārši, brutāli vienkārši. Jaunākais pētījums, ko es lasīju, nē. Es pavisam vienkārši lietu, ko no mana pēdējā laika darba un man pašai ar sevi esot manā kaut kādā iekšējā ziemā pārmaiņu procesos, ir tas, cik seksuālā enerģija ir dabiska. Tā kā tas ir tas, par ko es atkal un atkal pārliecinos, mums nav vajadzīgi, mums šķiet, ka ir vajadzīgs kaut kāds ļoti tāds liels darbs, atkal tas smagums dažkārt, bet dažkārt tā ir vienkārši izvēle, un te man bija kad es sāku, neatceros, nav svarīgi, sāku taisīt šos te baudas apļus un tā teikt fokusēties nevis uz to, pie kā man atkal pie sevis ir jāstrādā, lai es tad sajustu to baudu un saslēgtos, bet pamēģinam savienoties ar jau to pieejamo baudu un paskatāmies, kas vispār notiek. Un līdz ko mēs tātad sievietēm šis te aplis, sieviešu baudas aplis un kā viens no sievietē, jo es katrai veltīju tur savu individuālo uzmanību un runājot, viņa tā uzreiz, es jūtu es rādu skrūšu kurvi vēl, es rokas visu jūtu, bet iegurnī, nē, tur ir augstums, tur ir saspringums, tur es vienkārši neko nejūtu, tur nekā arī nebūs. Un atkal skatoties, cik vienkārši patiesībā pēc tam, ka mēs gājām un savienojāmies ar šiem te centriem, ka viņi tā, jā, nē, es varu sajust, tas ir tik dabiski un tādā pat laikā vienkārši, un ne tikai, ka es varu sajust, bet es viņas vēl mazliet pavilku laukā no tā komforta un runāt no šī te centra, savienoties ar savām vēlmēm. Un man šeit tas, kas bija tas enerģijas, tā enerģijas jauda, kas bija, kas likās tik vienkārši patīkama, bet jā, tā sajūta atkal, ka
tas nevar būt tik vienkārši. Nē, man jāiet ir vēl izstrādāt tas, ar to iekšējo bērnu vēl jāpastrādā ar tā pusi, un tikai tad es drīkstēšu atļauties atkal savienoties ar to centru, kas man ir pieejams nepārtraukti. Un līdz ar to tā sajūta, ka seksualitāte taču ir tik dabiska, un viņai ir tik daudz dažādas krāsas, un ka es drīkstu, tas, ka man ir slikts, nevis slikts, bet šobrīd izaicinošāks posms, tas nenozīmē, ka es nedrīkstu izvēlēties baudu. Jā, absolūti. Un tas ir tas, ko es zinu, ka es pati sev griezu nost, un man tāds, man ir jādabūt tas stāvoklis un tad, bet atkal, nē, pareizi baudēt, taču ir tās 1000 miljonas krāsas, un es drīkstu būt, un tam nav jāizskatās kaut kādā veidā, bet es drīkstu ar to pabūt, ar to pašu vienu dziesmu, un that's ok, un jā, tā vienkāršība. Man visu laiku, mans vārds ir vienkāršība un cilvēciskums seksualitātei, attiecībās. Un man pilnīgi tad uzreiz tāda ķermiskā sajūta tāds, un man nebija tikko jābūt gudrai, bet tā sajūta, ka... Bet tu biji. Tas man vairs nav būtiski. Un redz, un tā kā priekš manis tad pazūd tas kaut kāds, bet tā kā tas cilvēciskums, atkal atgriešanās pie tā cilvēciskuma, tie vārdi, kurus mēs minējām sākumā, paļaušanās, pazemība, autentiskums, un tad tieši tas autentiskums tur atdzīvojas, un es jūtos labi, un ar jums arī runāt par tām grūtajām un neērtajām tēmām. Brīvība, spēks. Jā. Man. Jā. Mans atklājums. Es nevaru atcerēties neko tādu, super spilgtu kā atklājumu, bet man ir laikam 2 kārtējas atziņas, ko es vienkārši pārliecinājos, uzzināju šogad. Viena ir tāda pozitīvāka, otra negatīvāka, kādā ziņā. Es sakšu ar negatīvāko, es šogad vairāk atkal strādāju privātājas konsultācijas tieši ar sievietēm. Un es atklāju, ka Latvijas sieviete ir ļoti, ļoti ierobežota savas vēlmes un savu vēlmju piedzīvošana, ka viņa tiešām joprojām izvēlās attiecības ģimenī, nevis savu baudu un savu kaut kādu seksuālu piedzīvojumu, un viņai liekas, ka šis viss ir svarīgāks par šo. Ko es tur? Un, visticamāk mainīsies. Es joprojām ticu, ka mainīsies. Mēs runājam par šķiršanos, bet es joprojām ticu, ka mainīsies. Un tas nav tikai sieviešu problēma, tas nav tikai vīriešu problēma, tas nav tikai Latvijas problēma. Un es atbildīgi atkal un atkal redzu tikai sarunas par seksu, seksuālā izglītība, uzdrošināšanas, mēģinājumos iet un rotaļāties ar visu šo. Bet, tas atklājums laikam bija tajā, cik dažreiz ir tā kā bail mēģināt, lai neizjauktu to, kas ir, un cik maz tur, vismaz kaut kādu pieskarienu skūpst, un tas iekaras ir tajos attiecības, kas ir ilglaicīgas attiecības. Un kas varētu būt citādas. Bet, tas ir cits stāsts. Un vēl viens, ko es atkal sapratu, ir tas, ka mans vārds, laikam, ir spektrs. Cik tas viss spektrs ar visu kaut ko mēs varam iedomāties, kā ar seksualitāti saistītu, gan tas maigais, gan tas skarbākais, gan, respektīvi, visi veidi un visi formāti un formas tai mīlestībai, kāda viņa var būt. Jo, mēs tur pieminējam, ka es esmu attiecības, un īstenībā man liekas, ka man tagad ir 3 attiecības. Un viņas visas ir ļoti, ļoti dažādas. Man ir attiecības ar boyfriend, vairāk kā boyfriend un girlfriend attiecības, kas ir tiešām vairāk tuvas kaut kādam, negribu teikt normāls vai standārti, vidusmēra pieņemtam formātam. Un tad man ir attiecības ar partneru, ar kuru mēs spēlējam mūsu Kink BDSM spēles.
Bet tas attiecības vienalga ir ļoti dziļas un ļoti cilvēciskas, nu, tā kā uz tā līmeņa, kā gan sarunas, gan atbalsts, gan rūpes, nu, tā kā tur vienalga viss tas ir. Tur nav seksuālā kontakta, bet tur ir viss pārējais. Un tad ir attiecības, kas ir gandrīz vai tikai intelektuālas, nu, tā kā attālinātas attiecības, kur ir tikai sarunas par visu kaut ko. Un es vienalga sajūtu to tuvību ar to cilvēku, neskatoties uz to, ka mēs neesam tik sen pazīstami. Un es atkal un atkal pārliecinos par to, ka mīlestība, viņa var būt tik dažāda, bet viņa ir pelnījusi būt, neskatoties uz to, ka viņa neatbilst kaut kādam formātam vai kaut kādam priekšstatam par to, kā jābūt. Un man ir tas, laikam, stāsts par kaut kādu arī aktivismu sava ziņa, ka tā pati reakcija, ka seks kara laika. Es tikko biju depresija un tagad es vienkārši gribu. Kas ir? Es to gribu. Es gribu to pieņemt, es gribu to piedzīvot. Es negribu klausīties nevienu, vai tas ir pareizi, nav pareizi. Tā kā maniem partneriem tas ir ok, tad mani tas ir ok, un mēs dzīvojam šādi, un mēs cienam viens otru, un vispārējais ir vienalga. Tā kā, ja kādam tas nav, ir ok. Ja kāds tur kaut kā vērtē, to arī ir ok. Un es nezinu, cik ilgi tas ilgs, bet tik forši būt kaut kādā tajā mazajā momentiņa, kad viņš beidzot ir paradījies. Un tas arī uzliek, laikam, to perspektīvu uz visu, kas notiek attiecības. Jo jaunas attiecības vienalga, vai tu esi monogāms vai poliamors, it's a challenge. Tas ir izaicinājums, tas ir pārmaiņas dzīve, tas ir jārēķinās ar otru cilvēku, jāievīj viņu kaut kā savā ikdienā un jāvelta uzmanību un laiks. Bet tas arī liek tev sastopties pašai ar sevi un augt, jo es arvien vairāk aizraujos ar to mūsdienu domāšanu, mūsdienu to virzienu, kā mēs paliekam par tādu ļoti distancētu sabiedrību. Tā kā mēs esam online arvien vairāk un arī it kā tas labais saudzēt viens otru un respektēt viens otru, viņš dažreiz par to nedaram neko. Nekontaktējamies, tā kā, lai tik neizskartos, tā kā nekur, nesastopies ar pasauli, viņi tevi sapinās. Tā kā. Un šis nav ok. Citi cilvēki ir vajadzīgi, lai mēs augtu, lai mēs pilnveidotos, lai mēs transformētos, lai mēs piedzīvotu paši sevi. Un man ļoti gribētos, lai man izdodas kaut dažiem cilvēkiem turpināt iedot to drošu telpu un drosmi kaut ko mēģināt. Es esmu ļoti nenormāli pateicīga visiem cilvēkiem, kas pie manis nāk un man uzticās. Tāpēc, ja es varu kaut ko iedot, vai tas ir zināšanas, vai tiešām tā telpa, kur būt. Jo jā, man par seksualitāti ir ja mēs runājam par dažiem vārdiem, tad ir spektrs un atļaušana. Es ļauju cilvēkiem kaut ko pamēģināt, piedzīvot, iedvesmoties, un tas ir mans darbs šobrīd. Es tā jūtu. Ja man sanāk, tad ir forši. Ja nesanāk, tad tu vienkārši saki paldies. Paldies visums, ka vismaz bija tas kontakts un turpinam tālāk. Skaisti. Paldies, Natāļa. Paldies. Mans aicinājums būtu lēnām ātri taisīties uz šīs sarunas noslēgumu. Un man likās ļoti skaisti, kā tu teici, kā tu gribētu vai kaut ko tam līdzīgu. Tas jautājums mums katrai, kādā pasaulē tu gribi dzīvot nākotnē? Man nāk smiekli.
Kāpēc tā? Jo es saku, es tajā savā eksistenciālajā krīzē, un man šķiet, nē, viņa nav vairs, bet tā sajūta, es nezinu, tik daudz domas ātri skrien, bet kāpēc es smējos? Man šķiet tā, kādā es gribētu dzīvot, un tam līdzīgi tā ir kaut kāda, man šķiet tā pat ilūzija un tam līdzīgi. Jo tad ir, man liekas, tad man tās bruņas tur laikam ir jāvelk un tie aizsargi, un tad man šeit mēs tik un tā attālinamies, bet es atkal atkārtošos, man šeit tas cilvēciskums, tas ir tas, kas tik ļoti man šeit ir pazudis, un tiešām tā īstā dzīve video, kas man arī sasmīdināja Instagramā, ir tas, ka, ja sajūta, ka tevi digitālā pasaule nomoka, tad pamēģini ir tāda lieta kā dzīvošana. Var iziet ārā, iziet pastaigā, var satikt cilvēkus, un laikam, ja par to, kādā pasaulē es gribētu dzīvot, tad laikam tā ir tā living, tā tiešām dzīvošanas pasaule, jo man šķiet nepavēlt, mēs droši vien nākam un iemiesojamies šeit kā cilvēciskas būtnes, materiālas būtnes, lai piedzīvot, un tad man savienojas ar to spektru, jo man šķiet, ja mēs kaut ko izslēdzam, mēs pazaudējam spektru, un es domāju, ka man ir tāda sajūta, cik interesanti ir dzīvoties tikai tajā love and light, vai tajā baltā, skaistā, tīrā pasaule, tad tad daudz kas pazūd. Līdz ar to man šobrīd ir tas cilvēciskums, jo man šķiet, tas ir tas, ko es jūtu. Es biju pazaudējusi un aizvien iekrītu un pazaudēju. Bet tā ir bijusi man lielākā atslēga šobrīd, un ar to, kas viss notiek pasaulē, tas tiešām cilvēciskums, un katram tad arī atklāt, ko tas nozīmē, jo gan jau katram tas nozīmē kaut ko citu, bet tā ir laikam pasaule cilvēciskā, īstā pasaulē, jo tā kā to arī Natāļa teici, tas ir īsts posms patiesībā, ja mēs skatāmies, un varbūt mazāk tā galva, tā digitālā pasaule. Lai gan, tas ir tas, ko es šobrīd saku, varbūt pēc tam saptīsim, cik AI un viss tas ir rītīgi krūta, un es nezinu, uz kurien mēs ejam. Bet... Tas ir rīks, tas ir neizbēgami, bet... Es joprojām uzskatu, ka mums neiztrūks darba turpmākajos gada 10 vismaz. Mēs būsim tie misionāris, jā. Lai gan sajūta, ar kur mēs sākām. Physical touch exists. Come join. Lai gan tā sajūta ir, lai gan ir sajūta, vai ne, kā līdzīgi mēs iesākām, un kas ir tā mūsu šodienas atbraukšanas sajūta, ka varbūt jāmaina profesija, varbūt kaut kas cits, jo šķiet nevienam tas īsti nav vajadzīgs, bet man šķiet tas ir vitāli svarīgs šobrīd. Tas ir tas, un tas ir tas mūsu izaicinājums, protams, kā profesionāļiem un tam līdzīgi, bet tas ir vitāli svarīgs, un tas ir tas, pēc kā cilvēki ilgojas, un man liekas tieši tā atmaikšana, ka tu esi kopā ar citiem. Un tā ir mana sajūta, ar ko es gribu, tas ir tas, ko es paņemu, ka mēs šodien padalījāmies tiešām radikāli godīgi ar to, kas ir, mēs atļāvāmies to ienest, un ja es sākumā tiešām ir tas kaut kāds saspringums, kas vienkārši pēdējā laikā ir, tad tagad ar jums jūtoties ir tāds... es jūtos labi, es jūtos brīvi, es jūtos tā, ka es daudz vairāk varu izpaust tās savas daļas, bet nevis pašai priekš sevis, nevis kaut kādu ārēju, bet atkal atļaut, es drīkstu aizņemt to savu telpu, es drīkstu būt tāda, kāda es esmu. Viss. Paldies. No manis. Paldies. Mic drop. Ieva, kādā pasaulē tu gribi dzīvot? Es pasturpināšu abu meiteņu teikto. Man šķiet, tas varētu būt tāds ķirsis uz tortes, jo patiešām seksualitāte ir dabiska, seksualitāte ir, principā, pats svarīgākais, un nevis tāpēc, ka, pieņemsim, zobārs teikt, viss svarīgāk tīrīt zobus, un frizieris teikt, ka viss svarīgāk ir saukpost matus. Bet tad, kad tev nebūs depresijas. Pārstājam baidīt, jā vai ne? Es gribētu dzīvot pasaulē, kur no seksualitātes nebaidās, ka tas ir, ka cilvēki to sāktu apzināties kā savu viskrūtāko iespēju tādam pilnvērtīgumam, pilnīgumam, pilnasinīgumam, tādam pilnam traukam ar tādiem garšīgiem augļiem vai kaut ko garšīgu, kas tiešām sagādā baudu. Tā kā būt beidzot brīviem no tiem
šausmīgi sāpīgajiem stereotipiem, kas mums joprojām ir, no bailēm par to runāt, no bailēm izpausties, un tas, protams, arī ir gan manis pašas pieredžu kaut kāds tāds secinājums, gan tas, ar ko es saskaros saviem klientiem runājot, no arī to, ko tu teici, jā, pārsvarā tas ir sievietes, kuras vienkārši, saka, es dzīvoju 14, 16, vēl cik tur gadus laulībā, man likās, ka orgasmu ir vienkārši jātēlo, un tā vienkārši jādara. Tā kā, un arī vīrieši, protams, baidās. Rokas grāmatā. Jā, ka tas ir normāli vienkārši, nu kā. Jāizdara tas savus pienākumus, lai var mierīgi dzīvot tālāk, lai nav jāstrīdās un tā, būt ar to savu seksualitāti. Tādu, kāda viņi ir, un atrast to savu veidu, kā to visforšāk piedzīvot. Tā. Brīnišķīgi. Kaut kāds helikopters mums tur lido virs galvas. Arī vēl. Zīmīgi, vai ne? Atnest to jauno pasauli. Eskimo. It's coming. Jā. Es savukārt, man jāsaka, jā, dzirdot jūs, man gribas teikt, jā, es gribu dzīvot pasaulē, kur mēs katrs drīkstam būt mēs, katrs tādi, kā mēs esam tajā brīdī, un netikt apzīmogoti sevis un citu vārdu apzīmogoti, ka tas ir uz visu dzīvi. Ka mēs dodam atļauju sev un citiem būt dažādiem, mainīties, baudīt seksualitāti, ka tā ir norma, tā ir daļa dabiskas, cilvēciskas pieredzes. Neviens bez mums šeit nebūtu, bez tā seksuālā akta. Jā, bet mēs par to nerunāsim. Tas ir tas pirmdzimtais grēks. Kā vien memē arī kaut kāds internetā joks. Tas ir kaut kāds seriāli laikam, kur dāma dod monologu par to, ka tev kā sievietei, tu nerunā par tām grūtajām lietām, jo no sievietes tiek prasīts tas perfektums. Un tad viņi saka, un par māti Mariju, un viņa ir tā vissvētākā, un viņa ir tā, kura parūpējas par to bērnu, un Dievs pat nebija tur, lai viņu izdrāstu. Viņš pat tur nebija klātesošs. Viņa vienkārši dzemdēja. Jā. Tas bija skaists citāts. Pirmais ultimate sacrifice. Jā. Tikai viņš sāpes. pat tur nebija klāt. Pat forša nebija no sākuma. Jā. Vai arī viņš pat tur nebija klāt. Viņš nekur nebija klāt. Viņš vienkārši uzlika savu zīmogu. Jā. Redzi atkal, kā mēs uz to skatāmies? Nē, štajā neiet. Tikai kādā šitā pasaulē tā. tu gribi dzīvot. Vēl tu jau sāki, bet tev ir dots vēl viens vārds. Kvantufizikas Un tad mēs Kvantufizika. noslēgsim. Kāda pasaulē es gribētu dzīvot? Es neesmu tik varbūt rožu optimistiska, kā katram būs iespēja būt tāds, kāds viņš ir. Es gribētu dzīvot pasaulē, kur ir mazāk kāri, kur mēs esam spējīgi vairāk sarunāties nekā mērīties ar pimpīšiem. Bet es gribētu, lai cilvēki vērtētu baudu šobrīd. Tā kā šajā stāvoklī, kāds es esmu, par pārmaiņām ļoti svarīgi, par autentiskumu ļoti svarīgi, par to seksuāla spēka, to superpower piedzīvošanu un apziņu arī. Bet man liekas, ka es kā praktiskais cilvēks, es vienkārši gribu, lai viņi saprot, ka tas ir tik ērti, cik daudz tu vari iegūt no sevis un no sava partnera, cik daudz jautrības un foršu sajūtu jūs varat dabūt tikai no ķermeņa. Tā kā ja jūs vienkārši veltat tam laiku un uzdrošināties, vienkārši esat slinki un resni un baudiet to, kas jau ir. Un ja gribas kaut ko mainīt, mainiet. Ja negribas, arī labi. Atļaut sev vienkārši būt, dzīvot, sajust, un ja jūs sajūtat, ka jūs gribat kaut ko mainīt, maināt. Ja nē, tad nē.
bet respektējam, jā, sevi un citus un likumus tajā valsti, kur jūs dzīvojat, un vispārējais jau aiziet. Jā. Paldies par šo, un šo, kādā pasaulē mēs katra gribam dzīvot, es aicinu mūs katru to paņemt sev kā vadlīniju sev un savam darbam. Man nav nekāda ilūzija, ka tādā pasaulē mēs kādreiz dzīvosim, kādreiz gribētu dzīvot, un arī to, ko jūs teicat. Man ir. Skaisti. Tur es esmu delusional. Tuvākajā desmitgadē. Paņem delusions ar sevi. Jā. Man nav ilūzija, labi, teiksim, vismaz kā minimums tuvākajā 10 gadē tas tā nenotiks. Man ir sajūta, ka visdrīzāk arī manas dzīves laikā nebūs perfekti, bet mūsu katra šī vēlme ilgas ir tas, kas dod mums iespējamas vadlīnijas kaut kādu ceļazīmi, kur mums katrai doties individuāli, profesionāli, ļoti personiski, un galu beigās mēs esam viens ķermenis, un tas, katra mēs esam tas viens cilvēks, un mēs nevaram sevi sadalīt starp darbu un privāto dzīvi un vēl kaut ko. Tas, ko mēs neapzināti tomēr mēģinam izdarīt, bet nē. Man ļoti liels prieks par to, ka mēs padalījāmies ar saviem ķermeniem un atbraucam uz Valmieru šodien. Jā, un mēs turpināsim vēl kādu brīdi padalīties ar saviem ķermeņiem. Wow, šis ir ļoti labs. Okay. Paldies, dāmas, un paldies Ģirtam pie pults. Paldies. Kaut kur viņš vēl nav aizmidzis, ne, kaut kur viņš vēl ir. Milzīgs paldies par šo iespēju, ka mēs varam šeit būt. Un paldies visiem, kas klausīsies. Jā. Tā kā... Atrakstiet mums ziņu, kas jums vairāk noderēja no šīs sarunas. Lūdzu. Toksiskos komentārus var rakstīt man. Tā jūs turēs to lauku. I'm curious. Jā, viss ir aicināts Nataļai toksiskos un jebko citu, bet jā, paldies jums, dāmas. Paldies. Purvī.